Start recording. Čau, Andrej. Čau. Tu esi atbraucis no Rīgas mums. Ciemos. No Rīgas atbraucis. Jā, šodien smagā tēma. Smagā artilērija, kriptovalūta un skarbā tēma. Pagad, tu teici, kad tu visā šajā te balītē Tad ievaļīji. Jā, īstenībā, tā oriģināli, jāsaka, tā oriģināli īstenībā no Kurzemes, esmu no Talsiem oriģināli, bet Rīgā jau kaut kādi 12 gadi būs Rīgā, viņš varbūt vairāk. Un kad tas viss sākās tas 21. gada novembrī, tajā laikā tieši Bitcoins uztaisīja savu new all-time high, jaunu augstāko virsniotni 69,000 novembrī, tas bija kaut kāds 21. 22. novembris. Es sāku novembra sākumā, 5. iegāju nopirku savu pirmo kriptovalūtu, kas nebija Bitcoins, Bitcoin mazliet vēlāk nopirku. Un tad tas viss sākās. Jā, man brālis teica, klausies, negribu kriptovalūtu, es zināju par kriptovalūtu tik daudz, cik šobrīd zinu par kosmosu plus mīnus, tikai biju dzirdējis vienreiz. Un 20. Tu esi tikai vienreiz dzirdējis par kosmosu. Nu, labi. Okay, labi. Un protams, un tas viss aizgāja, un tas mērķis, kāpēc es iegāju kriptovalūtā, bija sekojošs, un tas mērķis nav mainījies, aiziet ātrāk pensijā. Aha. Un nodarboties tikai ar to, ar šo nodarboties tikai. Tad plāno aiziet pensijā laicīgi, jā? Laicīgi, jā. Okay. Jo visticamāk nesagaidīsim, jā, to pensiju. Tad katru reizi tik paceļ. Kaut ko tur gvelž, jā, ka paceļ vecumu un samazina likmītes. Tā. Tieši tā. Nu, skaidrs, klausies, Bitcoins, kriptovalūta, es tev varu savu pieredzi stāstu pastāstīt. Mēs visam ar šitam gājām cauri. Lielais buļļas skrējiens, saucamais, pat ne buļļas skrējiens, bet ir kaut kā 20, pirms Covid. Mēs te sākām fermas likt, bet ne Bitcoin mainojām, bet ēterīti. Mēs ņēmāmies. Un kā veicās? Kamēr viss tirdziņš gāja uz augšu, bija forši. Tad viņš sabruka. Pēc tā lielā, pēc tiem 65,000. 69, jā. Jā, tad, kad bija all-time highs, tad tur normāli novēlās. Mums bija bišķiņās ar maržām salikts viss, un tad es vēl gāju pakaitai pozīcijai. Bet sāpīgi. Man tas viss beidzās. Bet starp citu, ja mēs runājam par to sāpīgumu, to, kad tagad tas bija pagājušo nedēļu, pirmdienas nakti, svētdien uz pirmdienas nakti tika likvidēti turpat 10 miljārdi ASV dolāru, tā kā vērtībā likviditāte iestājās. Tā bija lielākā likviditāte, kas ir kripto vēsturē bijusi. Tas nozīmē to, ka vienkārši daudz bija sagājuši arī treidos, viņus vienkārši izmet ārā, viņus vienkārši vai nu stop loss nostrādāja, kas ir tradingā. Kas tur kaut kāds bedra bija? Vienkārši uz ritīgākā, lielākā manipulācija, kas bija, ir tirgūs šie te manipulatori, kas ir lielie vaļi, kas ietekmē tirgu, jo, viss jau akcijas un kripto un investīcijas, tas jau tā ir tā kā savu veidā, tirgus manipulācija, un tur kādam ir jāzaudē, lai kāds iegūtu kaut ko. Un tie, kas bija sagājuši treidā, to sauc, tad tradings ir tāds stop loss, kur tā kā cilvēku uzliek to limitu, pie kura viņš grib zaudēt naudu. Un šobrīd, kas ir tā, ja viņš, piemēram, tev cena ir, 500 eiro, un ja tā cena valūtai nokrīt uz 200 eiro, tajā brīdī tev apstājās, un tev tā kā to naudu visu nepazaudē. Bet šobrīd cikls ir tāds, ka tāds bullrun cikls ir, un liela daļa cilvēku, protams, tradingā iet bez stop lossēm. Tas nozīmē to, visa nauda, ko tu uzliec uz trading kontu virsu, tu viņu var pazaudēt visu, ja tu neuzliec stop loss. Un tā daudz dara, un tā skaitā arī pats es darīju, un vēl joprojām daru. Un tajā naktī tika likvidēti, jo tajā brīdī Trumps pateica to, kad viņš pacels Kanādai, Meksikai un kam tur vēl bija Ķīnai, jā, šo tarifu. Un tad uz tā fona bija spekulācija un vienkārši ritīgi sāks dams tirgu notikās. Un tika likvidēti turpat kaut kā 10 miljardi, kas ir lielākais tā kā kripto vēsturē pastāvēšanas laikā. Tā kā tālūk. Un ar to ir jābūt uzmanīgiem. Tā kā turpat video TikTokos, kur raud sieva vai vīrs vai draugs un draudzene, saka, ka paņēmuši viņam bija 9 kaut kādi miljoni, bet tas bija rubļi, un 2 no tiem bija paņemt kredītā, un domāju, ka tās viss tirgus aizies augšā, un pazaudējuši viss teica, ka jāpārdod viss ir, lai kaut ko atmaksātu. Tā jau ir, jā.
tā spēlīt ir, un tad tu saki, ka tas nav kazino. Nē, tas nav noteikti. Kazino es varu atbildēt uz šo jau īstenībā daudz jau par šo saka, kriptovalūta ir kazino. Kazino ir tajā brīdī, kad tu ienāc kriptovalūta, tu nesaproti, ko tu dari, un vienkārši ieeja, es kaut ko nopirkšu vai kaut ko ieiešu kaut kādā treidā. Un tas ir kazino, tāpēc, ka tu nesaproti, ko tu izdarīji. Tu vienkārši kaut ko izdari bez sajāgas, kas tālāk notiksies. Jo ir tik daudz nianses vai lietas, kas ir jāsaprot, lai tu iesāk tajā kriptovalūtā darboties. Nevis tā, ka iegāju reku, tagad kāp tirgus augšā, paņemšu, atvēršu treidu vaļā, ieiešu longā, saucamais longs, kad tu prognozē, ka tirgus kāps uz augšu, un tu ieej treidā. Bez kaut kādas tehniskās analīzes, bez kaut kādas saprašanas, ko tur uzlikit, jo tur ir daudz tādi, varbūt es tagad vārdos teikšu daudz ko nesapratīs, bet ir visādi gan jāsaprot, tu piemēram, viens ir tas, cik leverage ir, tas ir saucamais kredītplecs latviski ir, tad X, cik tu lietas. Tur ir opcijas uzlikt cross vai isolate, tad, piemēram, vai tu nodedzini visu savu kontu, vai tu nodedzini tikai to naudu, ar ko tu treidā ieeji. Tālāk tev jāsaprot to, ja tu ieeji bez stop-loss, tev jāsaprot to, ka apakšā tev jābūt kaut kādam segumam, lai tev neiestātos likviditāte. Jo lielāks segums, jo labāk. Un, protams, apakšā ir jābūt šai te tehniskai analīzei. Nevar vienkārši treidot, tāpēc, kad man likās, ka ies uz augšu, vai man likās, ka ies uz leju. Ir jābūt. Tas ir, tradings tā ir mazākā daļa. Es pats fokusējos vairāk tieši uz spotu, kas ir spotā tas nozīmē to, ka tu līdzīgi, piemēram, nopērci akciju un turi sev. Tajā brīdī, kad ir kaut kāda vērtība pieaugusi, gaida, kad ir vērtība pieaugusi, tu viņu pārdod. Tas ir tāds lielākais portfels, es veidoju tieši uz to. Tradings maksimums, ko var iet, ir 2 līdz 3% no savu portfolio, no visa kripto portfolio. Ja tev, piemēram, ir, 20 pakas, 2-3%, tad no 10 pakām sanāk 200-300 eiro, no 20 pakām tur 600 eiro maksimums, uz ko tu vari riskēt, bet cilvēki, ko dara, viņi grib tagad un tulītās ātru peļņu, un viņi ieiet uzreiz ar 50%, un 10 pakas ieiešu, tas būs. Un tad, ir, kā situācija tagad, pirmdienas nakts parādīt, no svētdienas uz pirmdienu parādīja to, ka, tie, kas tā darīja, tie visticamāk arī filmē pēc tam, kad raudāja nav naudas vairāk. Tā jau vienmēr ir, ja ir kaut kādas iespējas nopelnīt, tad vienmēr būs tādi, kas rīkosies neapdomīgi. Tāpat tās, kā bija ar to Hakto meiteni, kas uztaisīja savu koiniņu. Dzirdēji to? Jā, protams. Redzi, viņi ātri ieguva popularitāti, tagad domāju, var šito izdarīt, pazēst tik ātri, un visticamāk kāds nopelnīja, bet viņa pati sēdēja cietumā, jo, ja nekļūdos, viņa man tāks pat jau ir cietumā, ja es nekļūdos, tur tās pēdējās ziņas nāca. Jau ir tā, ka tur, nevar saprast tā, kas te notiekās. Mums atkal kaut kas raustās kameru. Jau ir tā, ka diez vai ir cietumā. Un cik es saprotu, tad arī laikam nebūs tajā cietumā. Kaut kas tur, kaut ko es dzirdēju, sākumā baigi tā kā visi teica, ka točna būs cietumā. Sākumā tur jau var tās kļēņšas, tāpēc, kad viņi tur izmakarēja un ko tur. Beigās jau patiesi, pa lielam jau pēc būtības ir sekojoši. Tīri tehniski tu jau nevienam neesi ierodas pie galvas un teici, tu tagad pēc no manis. Katram tā ir bijusi brīva izvēle. Katrs ir varējis brīvi izvēlēties, iegādāties šo investīciju līdzekli un, tas, ka viņi pēc tam novēlās tur tā vērtība, laikam tas, par ko tur piesienās, ir tas, ka viņi baigi tā kā promotēja to, kā influencers promotēja to konkrēto investīciju modeli, un pēc tam ātri pārdeva, teiksim. Izmeta tirdziņā, un tas tur bija. Jā, un šī ir tā atšķirība, kad kriptovalūtā, kad tu pērci kaut kāds kriptovalūtas, kad tev ir kaut kāda apakšā fundamentāla analīze, kāpēc to kriptovalūtu nopirki. Jā, piemēram, ko šī te kriptovalūta kaut kāda risina, kādu sāpi vai kādu problēmu viņa risina. Mīmkoini, kas ir mīmkoini, tīri uz community un uz hypu tikai darbojās. Tas arī viss, kas ir mīmkoiniem, nekas nav fundamentāls apakšā. Un tādi mīmkoini iznāk tūkstošiem. Ieiet, ir tāda mājaslapa dexscreen.com, tur vienkārši tūkstošiem, tā katru dienu viņi iznāk. Cik ātri viņš iznāk, tik ātri viņi pazūtās mīmkoini. Un te viens kādu 2 mēnešu atpakaļ, manuprāt, bija
viens puika Amerikā, neatceros 13, 14 gadi, viņš uztaisīja savu meme coinu, un viņš kaut kādās, cik tur 20 vai 60, neatceros, vairāk pusotrā stundā dabūja tur entos tūkstoši izcēl ārā, un viņš tur vienkārši priecājās, fuck you, rāda visiem YouTube laivā, visiem rāda, un viņš pat nav pilngadīgs. Tā kā tālāk. Ja ir hypes apakšā, tad meme coin, tas ir tas, uz ko meme coin principā arī pastāv. Jā. Jā, bet, zini kā, jebkurā gadījumā, kas ir tie koini, kas kaut ko risina? Tādi jau ir pamaz salīdzinoši uz tā kopējā fona. Pārsvarā jau visi tie paši Shiba Inu un kas tur visi tie Dogecoin, viņi jau neko nerisina. Tie jau arī ir uz tie hype. Tie ir meme coin. Jā, Dogecoin, tāpēc, ka Elons Musks viņu tur tā kā promotē un viņš tur stumj ārā, jā. Tāpat arī Shiba Inu. Jā. Cilvēki tie, kas saka, ka Shiba Inu būs $1, jūs paskatāties tirgus kapitalizāciju, kāds Shiba Inu ir, un lai viņš aiziet uz $1, tad cik reizes būtu jāpaukstina tirgus kapitalizācija tad monētai, lai ienāktu naudu iekšā, lai viņš aiziet līdz tam $1. Tas nekad nenotiks. Ja? Tā kā tie, kas tā kā saka internetā, tur Shiba Inu uz $1, nebūs nekad. Diez vai jau. Es nezinu, cik viņi ir vērti. Man Viņi ir 0,000 kaut kādi 1, 2, 3. Es tagad no galvas nepateikšu, bet varētu iet. Daudz ciparēs komats, daudz nulītes komats, joprojām. 3, 4, nulītes točnais aizies komatēri. Jā. Tā kā tālāk. Es kaut kad arī atceros, es kaut nopirku kaut kādu šķipsniņu ar viņām, tur pāris $. Domāju, zikā, ja uzlec līdz $1, tad ir balīts. Un te ir tā atšķirība, kad, piemēram, tie, kas arī no malas, viņi tā kā padzird kaut kur internetu, Shiba Inu $1 būs jāpērk. Un arī viņi jau tā bieži vien dara, tāpēc, kad tu kā jauniņais ienāc iekšā kripto tirgu, tu redzi, cik lēti maksā. Varēs, tas ir tas pirmais, gan jau uzkāps, cik es te nopelnīšu, bet īstumā... Nē, no to drazu tur jau tur iemet $10 un pofīgi aizmirst viņu. Tas tāda... Ar meme coiniem ir tā, vai nu tu izcēl, vai nu tu zaudē visu. Vienkārši ar to naudu iekšā, ar kur tev nav žēl pazaudēt, principā. Jo es, piemēram, pats personīgi, man ir daži meme coini, ko es turu, bet es lielāko daļu, man ir viens no lielākajiem, protams, man ir bitcoins, ko es arī nepārdodu, un to es arī visiem saku, mums ir komūna, par ko varbūt vēlāk pastāstīšu kripto numuru 1, un es arī vienmēr laivos, mums katru otrdienu laivi 8:00, kur mēs ejam cauri tirgus analīzei, ziņām un tādām lietām, un bitcoins ir tā viena lieta, ko es turu, un es tikai piepērku klāt. Un ir tāda stratēģija DCA, jeb dollar cost average, ko tu vari darīt, tad es pirmo bitcoinu nopirku pa 54,000 tajā laikā viņš maksāja. Ne jau pilnu bitcoinu, bet daļiņu no bitcoinu. Jā. Kā viņus sauc Satoshi. Ja mēs skatāmies, viens tā kā vesels bitcoins, tās mazās daļiņas viņas tā kā dēvē par Satoshi. Un es viņu nopirku pa 54,000 tajā brīdī. Pēc tam sākās bear markets, jo tirgus sadalās ciklos, ja, un bear marketā viņi nokrita līdz pat 22. gada janvārī bitcoins maksāja 17,000, bija nokritis, vai 16,000. Es šo vidējo cenu, ko darīju, DCA metodu dod to, ka tu ik pa laikam pēc kaut kādu summu vidējot visāk cenu piepērc klāt, un tādā veidā tu pamazini to vidējo cenu, par cik tu esi pircis. Šobrīd bitcoins mums ir nepilni kaut kādi 100,000, $98 šobrīd es runāju. Un man vidējā cena, ko es bitcoin es pircu 29,000. Tā kā uz bitcoin jau sanāk jau cik x uztaisīt, un, protams, pārējais, protams, ir altcoini, ja? Tādi, kas ir, piemēram, layer 2 coini, ir šie paši, tad Optimisms, Arbitums, tāpat tās Ethereums, kas ir viens, ir un vēl daudz citi. Ir, starp citu, kas ir, piemēram, AI coini, ja, mākslīgais intelekts nekur nepazudīs, viņš tikai ienāks, un AI coini, protams, ir tā lieta arī, kur var skatīties, ja, kā, piemēram, šobrīd bija iznācis tāds, nevis iznācis, bet varēja bez maksas datorā uzlikt šo te extension, kas ir tā kā Google extension, kur tā kā tāds saīsinājums tas ir, un tu varēji vienkārši, kamēr tev dators darbojas, viņš izmanto tavu brīvo internetu resursu, un par to tev farmojās tādi punkti. Un tu varēji pēc tam dabūt par to, ka tu tā darīji savām datoram, tu varēji uzlikt virsū, dabūt airdrop saucamo, un tev vienkārši pa brīvi iedeva tos monētas, un tā augstākais pīķis tagad, kad tas bija novembrī, viņš aizgāja līdz kaut kādiem gandrīz līdz $4. Un es viņus tā kā daudz nebiju safarmojis, es dabūju
nepilns 87, man tāks tos coinus, un tad rēķina vienkārši bez maksas par to, ka tu vienkārši, kamēr darbojas datorā, tev viņš bija palaists, tu vienkārši dabū bez. Un tāds iespējas kriptovalūtā ir ļoti daudz. Pat mēs tikai zinām, tur Bitcoin nopirkt, bet ir tradings, ir DeFi, Decentralized Finance, par to mēs varēsim pēc tam sīkāk arī parunāt. Tad mums ir NFT vēl var, kuru pērc tos non-fungible token, saucamie tās bildītes, vai, ka tas tikai pieder tev. Tad ir tradings. Tad ir vēl visādi citas lietas, ko kriptovalūta īstenībā var, tā kā nav tikai viens tradings, jo lielākā daļa zina trading un nopirkt Bitcoin, vairāk jau neviens neko nezina, bet ir tur ļoti daudz apakšā lietas. Tu minēji par to, ka kaut kādas kriptovalūtas risina problēmas. Kādu problēmu risina Bitcoins? Kāpēc viņš vispār vajadzīgs? Šis ļoti īstenībā laba lieta. Es nezinu, vai tu esi dzirdējis vai neesi dzirdējis, ir tāds Viesturs Samušs, viņš uzrakstīs arī grāmatu Bitcoins vienkārši. Viņš bija kādreiz šitas te atkritumu, kur veda ārā Eko Baltija, viņš tā kā bija tas uzņēmuma dibinātājs, viņš šobrīd Maltā, vai kur viņš tagad atrodās dzīvo. Viņš uzrakstīs arī Bitcoin grāmatu, bet ne par to, tur ļoti vienkāršiem vārdiem ir pastāstīts, kāpēc Bitcoins un kā tas viss notika, un tas notika 2028. gadā, tad pseidonīms viņam ir Satoshi Nakamoto, neviens īsti nezina, kas viņš tāds ir, un tikai izsaka kaut kāds minējums, ir kaut kāds uztaisīts tur analīzes, tur kā viņš tur ir gājis, cigos viņš ir rakstījis, visu kaut ko tādu salikuši, un tur ir tā kā kiberpunki saucamie, tie tā kā novēsts uz viņu pusi no Kalifornijas, Sicīlijas ielais, ka kāds no tiem tur ir uztaisīts, bet pierādību nav. Atgriežoties pie jautājuma, kādu problēmu risina Bitcoins? Tas ļoti ir. Kādu problēmu viņš risina to, ka Bitcoins, tad tas tā ir, viņu nevēl sauc digitālais zelts, un Bitcoins risina šo te problēmu, kas ir nauda. Nauda, kas ir šobrīd dolāram, vai dolāram ir papīram ir vērtība? Dolāram ir vērtība. Viņam ir vērtība, bet viņu tajā brīdī, kad viņš aptrūkstās, ko ar viņu dara? Ko nozīmē aptrūkstās? Vajag vairāk. Pirms Covid laikā vajadzēja vairāk naudas, ko ar dolāru darīja. Pieprintēja klāt. Uzprintēja viņam kurā tur 900, kurā 70, kurā to zelta standartu noņem nost, ka viņš ir tikai dolārs pieejams konkrētā apjomā. Bitcoins, Satoshi Nakamoto, ar ko viņš to gribēja izdarīt, kad naudā neviens nevar tā kā viņu ietekmēt, respektīvi, viņš ir tikai 21 miljonu apjomā, un Bitcoins vairāk nav. Ir 21 miljonus un viss. Tas ir ierakstīts tajā viņu reģistrā, un viņš vairāk nekad nebūs. Neviens to kodu nevar uzlauzt, tur ir tāda apakšā programmēšana, ka neviens to nevar izdarīt. Un risina to, kad naudai ir vērtība un ir uzticība naudai. Jo pats galvenais, kāpēc nauda, lai tev būtu nauda, kāpēc mēs domājam, tā ir vērtība, tāpēc, ka mēs ticam to, ka tā ir vērtība, bet tajā brīdī, kad sāk printēt vienkārši kosmosā klāt, vēl viņai tā krīt. Paskaties grafikā, kā ASV dolāram tā vērtība nokritusies praktiski pie nulles, viņai vērtības vienkārši zūd. Bitcoins tāpatās pret inflāciju. Ja tu kādreiz pa 5 eiro varēji, piemēram, iedomājies 2009. gadā vai 8. gadā, tu būtu nopircis pa $5 Bitcoinu, Bitcoins plus mīnus tur bija 0,00 kaut kā centi. Un tu būtu iegājis veiklā pa 5. Pa 5 eiro vai dolāriem tu kādreiz gandrīz pusmais varēja iznest ārā tagad. Tagad tu ieej maksimā pa 5 eiro, tu pats sviestu var nopirkt, kas ir jau ar magnētiņu iepakots iekšā. Tajā laikā pa Bitcoin tu neko praktiski nevarēja nopirkt, piemēram, šobrīd, ko tu pa 5, ja tev būtu kaut vai tajā laikā, tu būtu pircis Bitcoin pa $5, ko tu tagad nopirkt pa 5 Bitcoiniem? Labi, bet fundamentāli, ko tad viņš, kas ir tā problēma, ko šis te Bitcoins risina, respektīvi, kas ir tā sāpe, parasti tirdziņā? Ja mēs skatāmies īsmā no tāda fundamentāla viedokļa, īsmā Bitcoins ir gandrīz kā mīmcoins, tāpēc, ka viņam arī apakšā nav nekas tāda fundamentāla, ka vairāk tas Bitcoins tika radīts ar to domu tieši 2008. gadā, kad bija tā krīze,
Un kāpēc tā krīze jau radās? Tāpēc, ka bankas ļoti daudz vienkārši deva kredītus visiem deva, visi pirka mājas, un beigās, tad, kad viņi nevarēja samaksāt, viņi vienkārši atņēma tās mājas, bet viņam jau tās mājas nebija, kur vairāk likt. Un līdz ar to tur visi sāk visu vienkārši printēja klāt. Covid laikā pieprintēja, man tāks, 3-kāršīgi vairāk Bitcoin, bet atbildot uz tavu jautājumu, Bitcoins kā tāds, pats par sevi, viņš ir apakšā tam, kad, tā ir vērtība līdzīgi kā zelts, ja? Līdzīgi kā zelts, tas ir nākotnes valstis taisa rezervus. Amerika grib uztaisīt rezervus. Jau 27 vai 26 štatos jau ir šis likumprojekts izstrādāts. Polijas prezidents, kas ir tā kā amata kandidāts, pateica, ja viņi ievēlēs, viņš Polijā arī uztaisīs Bitcoin rezervi. Tālāk Salvadora katru dienu pērk Bitcoinu, viņam ir rezervi iekšā. Un vēl gan Brazīlija un vēl citas valsts. Tā kā tas būs, un arī Amerika pateikusi to, ka Amerikai šobrīd 36, man tālākās, triljonu parāds. Ja? Viņi plāno ar Bitcoin rezervi, viņi plānoja 5 gados nopirkt, tagad es negribu tev samalot, ja? Neatceros tos skaļus no galvas, 1 miljonu Bitcoin, vai tagad varbūt es kļūdos, bet viņi plāno ar to uzlabot savu ekonomiku. Tā kā tālāk. Plāni jau ir forši un visādi. Ir tādi vēsturē fenomeni, kā burbuļi saucamie. Vai par tādiem es kaut ko dzirdējis un papētījis. Un agrāk pirmais tāds ritīgais vēsturiskais burbulis bija tulpju ne revolūcija, bet tulpju crash Holandē. Tas vēl bija kaut kādos, 1600. gados vai kaut kādos tādos laikos, kur arī brīvajā tirdziņā tika pirkti un pārdoti tulpju šie te pumpuri, restīvi tulpju sīpoli. Un tur beigās aizgāja līdz tādam bezpriģelim, ka daži tulpju sīpoli bija tikpat vērtīgi, cik normāls nams Amsterdamā. Un, protams, ka tad vienā jaukā brīdī viss tā balīte tur sabruka vienkārši. Tas tāpat, vai tāpat kā pieņemsim, mums labāk zināma lieta 2008. gada tieši šī tepat nekustamā īpašuma krīze. Ja. Tā ir nekustamā īpašuma krīze, ja, kas tur notikās. Tātad, zin kā, parasti riskanti iet jaunā, bet riskanti investēt ir tādā investīciju instrumentā, par kuru tev taksists sāk stāstīt. Jā. Ja tev sāks taksists stāstīt, klausies baigā ģēla, un man jau ir 2 dzīvokļi Imantā, un tad vēl ir nākamo pērku tagad Zoļikā, tas ir tas īstais brīdis, kad, tagad ir jākāpj ārā no šitās spēlītes, no sērijas. Jā, bet te ir 2 lietas, skaties, kas ir paņemsim tulpes, ja? Kur ir problēma tulpēs? Tad tos stādus jau tu tā kā dabū aizvien vairāk un vairāk un vairāk un vairāk. Protams, kaut kādā brīdī viņi ir tik daudz, ka tas pieprasījums ir... Jā, bet zini kā, klausies, kur šitāds džempīts pasaulē ir tikai viens. Tikai tāpēc, ka viņš ir viens un vienīgais. Tas nenozīmē, ka viņš ir šausmīgi vērts, vai tikai tāpēc, ka ir tas saucamais scarcities, ja, un radīts, ka šajā gadījumā ir mākslīgi radīts efekts. Tas nenozīmē, ka viņš, ka tur nav risks. Jā, jo vienā jaukā brīdī, tāpatās kā mēs runājam, ka dolārs var vienkārši sabrukt, bet to es dzirdu jau kopš 2000, es nezinu, no tā paša 2008. gada visādi Pīteri Šīfi tur stāsta un vēl nezinu, kas visi tur baigi visu laiku vālē tas pats Rich Dad, Poor Dad, tas čals, kas ir. Roberts Kiyosaki. Jā. Viņi visu laiku to vien dara, bet tajā pašā laikā, kas ir otrs, ko viņi dara, viņi tirgojās ar zeltu. Un zelts ir ķipa tas hedge, kā hedžoties pret inflāciju. Jā, protams, ne tikai zelta, piemēram, Roberts Kiyosaki, viņš ir tāds sudrabuļoti arī ir kritis. Tirgo vērtīgos metālus, bet ja šāds tirgotājs tev stāsta par to, ka tūlīt tās sabruks, tūlīt sabruks. Protams, kaut kur hypes apakšā arī vienmēr. Katru gadu es klausos par to, kā nākamajā gadā būs lielā krīze, un tā būs lielāka nekā 8. gadu krīze, jo tā būs bondu krīze, tā būs obligāciju krīze, kas ir tur pārpirktas, pārpārdotas, vēl nezinu kādu, tur katrs kaut ko tur izviltas, kaut kādu tur indikātoru, vēl nezinu ko. Starp citu, ieminējies par šiem bondiem un par šo, ir tāds, ir Vanguard Total Bond Market Cap Index Admiral Fund akcijas tādas, viņi nodarbojās ar šim te parādzīmēm kaut kādam neatceros tagad precīzi,
Bet var paskatīties, iegooglēt, iekšā man arī TikTokā pat video ir ielikts uz to, ka 5 gados šis te instruments, kas saucās drošs un diezgan labs, viņš 5 gados ir zaudējis 16%. Tas nozīmē to, ja tu investēji 5 gadus atpakaļ, tu esi zaudējis 16% no savu investīciju. Ja tu paskatīsies Bitcoin čārtu, Google iegulēs un uzliksi 5 gadu timeframe, tad paskaties, cik Bitcoins 5 gados tev ir atnesis, plus minus, tur es tagad negribu samalot kaut kā 1000%. Un tad jautājums ir tāds arī skatītājiem, tad kur labāk investēt? Investēt tādos fondos, drošos un tiešām uzticamos fondos, kas saucās droši un uzticami, kur tu zaudē 5 gadu laikā 16%, vai tu tomēr izvēlies investēt tādos aktīvos, kas tev var atnest peļņu. Un ja mēs arī paskatāmies, piemēram, šobrīd, ja mēs tādu baigi uz Bitcoin ieciklējāmies, ETF-i. Amerikā ir tad ETF-i, gan Bitcoin, gan ir Ethereum ETF-i. Ja? Tur ieplūst nežēlīgās naudas. Bitcoins uz ETF-iem apsteidza zeltu. Zelts 5 gados tik daudz neienes naudas, cik Bitcoins vienā gadā ETF-ā ienesa. Redz, tur jau tā lieta, ka tas visas, visi tie cipari, tas viss ir baigi skaisti. Bet viss tas pats, nu, ja mēs teiksim, ja mēs gribam mēģināt saprast kaut kādas tendences, kas varētu notikt nākotnē, vienīgais veids, kā par to mācīties, ir studēt vēsturi. Un studējot vēsturi, mēs redzam, nu, entākos šādus te brīžus brīvajos tirgos, nu, kur tas optimisms ir bijis, nu, vienkārši fenomenāls. Vecīt, šitā ir labākā ģēle kopš grieztas maizes, nekas cits nav labāks. .com burbolīts 2000. gadā. Babām, kā tur norāvās. Jo tur pietika, jo tur tieši tāpatās cilvēki ar tādu pašu aizrautību. Tur pietika atvērt pets.com vai vienalga kaut kādu .com mājaslapu, un tu jau esi zirgā, un ieliec, kā saka, atver publisko offeringu šitajā te Nasdaqā, un tu jau esi zirgā, tev jau miljoni griežās. Un cilvēki tieši tāpatās ķēra, nu, visu ķēra un grāba, tāpēc, ka likās, ka, nu tur viss brākst, un tagad, nu, viss, nu, tas nekad nebeigsies. Un tad kā viss jau tas saucās tādā vienā saīsinājumā FOMO, tā kā fear of missing out, tā kā bailes palaist garām, tas saucās, un tas, protams, arī kriptovalūtā notiek, protams, ir fear of missing out, tā kā tas ir normāli, bet man personīgi, zin kā, es necenšos nevienu pārliecināt, teikt, tev obligāti vajag to darīt, es neesmu nekāds finanšu padomu devējs, es tikai padalos savu pieredzi un savām zināšanām. Un tas, ko es redzu, tas, ka valstis aktīvi tā kā arī pašas pērk un tik daudz cilvēku tajā visā iesaistās, un šobrīd arī mēs paskatāmies kriptovalūta kā investīcijas veids, pat no akciju šie te lielie uzņēmumi, piemēram, ir tāds tagad X jau MicroStrategy, tagad viņi nomainīja nosaukumu Strategy un pielika tā kā B burtiņklā, tā kā Strategy B uz Bitcoinu. Viņam viens no lielākiem aktīviem ir Bitcoins, viņi tieši iegulda. Michaels Saylors visu laiku pērk Bitcoinu, un viņš ir Amerikā noteikti varbūt dzirdēsies S&P 500, tas uzņēmums saraksts, viņš šobrīd, man tā liekas, kotējās tur top 3, man tā liekas, viņš bija gandrīz pašā apakšā, tad, kad viņi sāk pieņemt lēmumu to, ka viņi investēs Bitcoinā, viņš šajos gados jau ir uz top 2, top 3 pavirzījies, tā kā tas nav tikai, neiet runa tikai par mums pašiem, tā kā mēs sakam, parasti arī kripto numur 1, kāmīši, jeb retails, kas vienkārši tur iet skrien pakaļ kaut kam, bet ir jau arī lielie kā BlackRocks, BlackRocks ir pasaulē viens no lielākiem aktīvu pārvaldniekiem, Viņiem ir gan Bitcoin ETF, gan arī Ethereum ETF, Grayscale, tāpat tās Bitwise un vēl citas institūcijas, kas tā kā dod cilvēkiem to iespēju. Tāpat tās tiek tagad arī visādi likumprojekti arī tepat Eiropā. Mika, kas ir tāds likumprojekts, kur tā kā saistībā par USDT, kas ir tā kā stablecoin tie, kas nezin, tad viņš ir 1 pret ASV dolāru. Tāpat tās travel rule, kas tagad nāk arī iekšā daudz regulējumu, lai kaut kādā veidā regulēt, jo tā neusticamība, kur rodās tajā, kad kriptovalūta kā tāda baigi neregulējās, nav nekāds regulācijas, kas viņu kontrolētu. Vienīgais
pluss ir tāds, kad kriptovalūtai tu neko nevar noslēpt. Ja, piemēram, es kaut ko sūtu, to visu var redzēt. Protams, neredzēs manu vārdu uzvārdu, bet to ierakstu blockchainā tu vari redzēt, cik daudz un uz kurien tiek sūtīts. Var ieiet, piemēram, arī šobrīd arkham.com. Tur, piemēram, var redzēt, piemēram, ko ASV valdība tur kādus koinus viņi tur savā portfolijā. Tu vari apskatīties, ko Trumpam šis atbalstītais World Liberty Finance, tu vari redzēt, ko viņš pērk un ko viņš tur savā portfelī. Viss ir caurskatāms, viss ir caurskatāms, kas nav, piemēram, atkal mūsu apziņai, kas ir centralizētā šīs te finance, kas ir bankas, ja? Bankā tu nevari ieiet apskatīties kaut kāds darījums, kas tiek veikti kaut kur caur bankām. Tu vari tikai redzēt sevi, ko tu pats esi veicis, bet pārējie tu neredz. Un šeit ir savi plusi. Bankas visu redz. Bankas redz, bet tu neredz. Yeah. Tu neredz. Un ir ļoti, tā kā, tiešām ir ļoti daudz lietas, protams, ko var darīt un kur rodās, man pašam personīgi, kur man rodās tā pārliecība to, ka kriptovalūta tā būs mūsu nākotne, par ko mēs tikai iesim uz priekšu un gribot vai nē, Latvijā un arī Eiropā tāpat atnāks tā kriptovalūta. Šobrīd, protams, Eiropa ir visām 4 pret, pateic to, ka viņi neieviesīs nekāds rezerves, jo investīcijām jābūt likvīdām, viņam, jo kur arī problēma tāda, ka daudz naudas atmazgāšana. Kāpēc bitcoins vai kriptovalūta nav likvīda? Nē, viņam jābūt viņi ļoti likvīdi. Jā, viņi ir bet viņam jābūt tādam, kas nodrošina arī likviditāti, nevis, ka vienā dienā var noiet pa burbuli vienkārši, kas tā kā ir apakšā, kas ir kaut kāds tā kā tas likviditāti nodrošinājums, un ko viņa vēl pateica to, ka ir tas mīnus kriptovalūtai, naudas atmazgāšana iet ļoti, tur, kur ļoti nelegāls biznes. Arī daudz to saka, kriptovalūta nepastāvēt, ja nebūtu narkotika biznes un visādi nelegālo biznesu, jo caur turienes arī plūs daudz naudas, jo, kā jau es teicu, tu īsti nevar sekot līdzi tam, tu vari redzēt, uz cik makiem sūtīts, bet tu nezini vārdu uzvārdu galā, ja, un saņēmēji. Tā kā tā ir tā melnā puse, kas ir, un to es, protams, neatbalstu. Artificial intelligence izsakos visiem maciņiem un sapratīs, kas kam pieder, un kurš no ko ir nopircis, un pa cik nopircis, un kāds bumbierenis ir iepircis kaut kādā. To visu izsakos. Jā, mūsdienu šitais te. Jo tagad jau, tas ir tāpatās, kā iedomājies. Apmēram tā, man nav tavs telefona numurs, jā. Bet cik cilvēkus man vajadzētu paņemt pie škvarņika un paņemt viņu telefonus un kaut kur kādam no viņiem būtu tavs telefona numurs, viņu kontaktlistē. Protams. Un tas ir tas, ko, tu bez mazliet sāc ar vienu, jā, tu zini, viņš nopirka no tā maciņa kaut ko, kas tas bija, tas ir tam pieder. Un tad beigās tā kā zirneklis, tu vari izfīčot pilnīgi bez mazliet visas maciņas. Protams, ja tā laiks un enerģija tam ir, tad, protams, tam nevajadzēs laiku un enerģiju, tagad artificial intelligence to izgarauž tādā tempā, kad... Un to, protams, arī, teiksim tā, likumu sargājušos instances to arī izmanto. Un ķērsta šitā te visādi darās un ņemās. Es domāju, arī šobrīd visi tie pārskaitījumi, kas notiekās, vai, piemēram, mēs zinām no bankām, tu jau zini faktu, tā nauda, kas tev stāv bankas kontā, tā nepieder tev. Tev vienā dienā pateikt, hei, draudziņ, mēs šobrīd esam tavu kontu slēguši, mums ir aizdomīgi kaut kā darījumi, un viss tas nepieder tev. Līdzīgi ir arī kriptovalūtā. Kriptovalūtā ir saucamie CEX un DEX centralizētās biržas, kā piemēram Binance, ko noteikti zināsiet, tur Bybits un tā tālāk, kas ir centralizēta. Tev tur jātais pilns KYC, jeb Know Your Customer, tad jātais identifikācija, jābildē pase vai tiesības savus dokumentus, kas tu esi, no kurienes tu esi, un ir DEXi, decentralizētie maki, kā piemēram tur Trust Wallet, Rabi Wallet, kā piemēram tur MetaMasks, kur tu vienkārši turi, un tur neviens neko nezin, kas tur ir, jo tur nav ne vārdu uzvārdu, nekas, tikai tavas 12 vārdu frāzes. Neviens nezin, līdz brīdim, kamēr, neviens nezin, tu kaut kur to bitcoinu esi kaut kādā veidā nopircis no kaut kā. Tu arī tajā makā vari nopirkt. Tur, protams, transakciju tev var atsakot, bet fiziski tu nezini, kur pēc tam tālāk tā nauda ceļo. Es varu iepirkt vienā makā, aizsūtīt vēl uz saviem 2 makiem, un vienīgais to blockchainā var redzēt, bet, lai to dabūtu, tad jādabūt tā mana šī te... To jau visu redz. To var visu vēsturi, to visu ceļu redz. Jā. Tur, tāpēc kas zin, kā meklēt. Jā, tāpēc blockchain, tāpēc jau arī ir kriptovalūta, ir
tā kā caurskatāmība viņai ļoti laba ir. Viņai pat laba, kā es teicu, viņai labāk nekā bankām. Mēs nevaram apskatīties, piemēram, ieiet, ASV, valdības kontā un paskatīties, kā viņi tur sūtījuši naudu. Mēs to nevaram izdarīt. Kriptovalūtā tu ieiesi šī te Arkham biržā, tu arī Arkham Intelligent ieiesi, un tu vari paskatīties, ko viņi tur un ko viņi pērk, un ko viņi pat maina, piemēram, saucās angliski swapo no viena koina vai uz otru koinu. Tu vari visu sekot līdzi. Un pat daudzi cilvēki, ko dara, viņi tādā veidā arī veido savus portfeļus. Viņi ieiet zināmiem cilvēkiem, pasako līdzi, un tādā veidā paskatās, ko viņi savā portfelī tur, un tad domā, ja jau viņi sāk iepirkt kaut kādu vienu monētu konkrēto, ļoti daudz, viņi saka, klausies, nu tam moški man arī varbūt ir, jo viņi varbūt zina vairāk informāciju nekā es. Nu, jā. Fear of missing out slēdzās iekšā. Tā ir, jā, tā paģēdis. Lūk, jā, un īstenībā, ko es arī gribētu piekomentēt, nav tā, ka es darbojos viens pats. Īstenībā, tad, kad es uzsāku, es domāju, ka Latvijā ar kriptovalūtu vispār neviens. Es pat nezināju, ne draugus, nezinu cilvēkus, kas vispār kaut ko tādu nodarbojās. Un tad es uztaisīju man bija savs Telegram kanāls, man bija MRA Crypto, es tur sāku aktīvi darboties sociālos portālos, TikTokā, Instagramā, Twitterī un tādā veidā. Un tad mans ceļi saved kopā kādreiz bija kripto skola numur 1, tur arī ļoti zinoši un ļoti vienkārši līmenī čaļi, Vilnis, Rihards un Arturs, un mēs izdomājam tā, ka mēs iesim kopā, un tad mums radās, tas bija, man tāks, novembris, pagājušā gada novembris, mums radās tad mūsu komūna kripto numur 1, mums ir publiskajā čatā, kur ir publiskais čats, kur arī tiek jautājumi kaut kāda apspriest un visādi ziņas tiek liktas, mums tur kaut kādi 3 vai 4 tūkstoši ir, mums ir savs YouTube konts, kur mums arī plus 1000 subscriberi ir, mēs katru otrdienu ejam laivā un dodam vienkārši taisam tirgus analīzi, stāstam, atbildam cilvēkiem uz komentāriem, un, protams, mums arī ir privātā grupa, kur jau ir koncentrēta visādas sadaļas gan par NFT, par DeFi, jeb Decentralized Finance, gan par tirgus analīzi sīkāk, gan par šīm te varbūt es dzirdējis top spēlēm, kas ir tās tapotas šās spēles, kā Hamster Combat, varbūt tādu vārdu es dzirdēju, kas viena no populārākām. Tad mums tur ir uz meme coin trading, kur ir augsta riska, kur viss kaut kas notiekās. Tā kā mums ir, tā kā mēs taisam, mūsu mērķis un mūsu tā vīzija uztaisīt tādu labāko latviešu komunu, kas dod ar labāko to informāciju, kur tu var dabūt un kur tu vari saņemt latviešu valodā. Jo no kā ir jāuzmanās, ir tas, ka kriptovalūtā ir ļoti daudz skameri. Tas, kas tev piedāvā uzraksta, klausies, negribu ātri nopelnīt, skams, kas piedāvā uzspied uz šito linku, ievad kaut kādu kodu, skams, piedāvā atsūt e-pastā, klausies, tev tur līdzīgi kā arī šobrīd tur Latvijas pasa atsūt, tur mums jāapstiprina jūsu darījums, tik daudz ļoti skam, es, kad gāju cauri, es samaksāju par savām kļūdām, jo es arī, man tāks, tu neesi bijis kriptovalūtā, tu neesi uzķēries uz skama, un lai tu to var pasargāt, nevis mācīties no savām kļūdām, ko cilvēks dara vislabāk, bet mācīties varbūt no citu kļūdām, ir atrast līdzīgi domājuši cilvēks, kur tu vari ierakstīt, hei, čaļi, kā jums liekas šitas skams vai nav skams, ja? Un tādā veidā mēs būvējam un mēs ļoti augam, un tas ir tāds mūsu mērķis būt labākajiem Latvijā, tāpēc kripto numur 1. Labākajiem Latvijā kam? Vispār, viss, kas saistīts ar kriptovalūtu, mēs gan veicam apmācības, mums ir visāda apmācība, mums tagad, piemēram, beidzās apmācības, mums arī Igors ir, kas ļoti labi pārzina visu par Decentralized Finance, kur viņš stāsta, kā tu, piemēram, pats vari rīkoties ar savu naudu, piemēram, ņemt vienkāršā latviešu valodā stāstot, tu ieliec kaut kādu savus koinus, tu paņem aizdevumu un ar šo te naudu to rīkoties tālāk. Tāpat tās būt labākiem tad gan apmācībās, gan dot informācijas ziņā, gan arī kur meklēt palīdzību, kur meklēt pēc padoma, kur tā kā visu un tā kā būt tiešām top 1, lai tu zinātu, piemēram, kā šobrīd, piemēram, Latvijas, nezinu, es minu Latvijas šīs te lidmašīna, kam Latvijā mums ir kāda šī te avio, Air Baltica ir vienīgais, kas zina, ka uzreiz pie Air Baltica. Ja iet runa par veikaliem, ja, mums ir tādi top veikali grandi, ja, mēs tur Rimī, Maxima, ja, un tad mēs arī gribam būt labāki, ja iet runa par kriptovalūtu, un tad viss saka, klausies, kripto numur 1 taču. Ja, tas ir nevajag salīdzināt sevi ar Air Baltica labāk. Labi, tas kā piemērs, jā, tieši tā, es tev piekritīšu, ja negribās to ceļu kā Air Baltica, bet tas ir tas, par ko tu uzreiz iedomājies, ja tu domā par kriptovalūtu, ar ko man sākt? Tu es esmu, nezinu, zaļš gurķis, es arī gribētu iet kriptovalūtu, ar ko man sākt?
bet klausies, kripto numur 1. Un tas ir tas mērķis, ka dot informāciju, jo tiešām... Un ar ko sākt? Ar ko sākt? Es teiktu tā, jāsāk būt ar pāris lietām. Tie, kas grib sīkāk jau visu redzēt, tad mums ir tā, ka YouTube kanālā ir bezmaksas video, kripto pamatu iesācējiem, kur tiek stāstīts jau no paša pamata, kas ir kriptovalūta, kas ir blokķēde un tā tālāk. Un tad vajadzētu sākt ar to, ka tu jau tos pamatus zini, noskaties video, atvērt kontu kādā biržā. Biržā un arī atvērt kādu decentralizēto un centralizēto maku saucamo. Tad centralizētie šie ir vai nu tur Binance, Bybit, mums ir kripto numur 1, mūsu sadarbība ar Bitunix biržu ir jebkuru biržu atvērt vaļā, tur tā kā nopirkt savu pirmo kriptovalūtu, nevis treidot, es nerunāju šeit par treidošanu, bet nopirkt savu pirmo. Otra lieta, atvert deksu, jeb šo te decentralizēto maku vaļā. Tas būtu, mēs kripto numur 1 vienmēr izmantojam Rabi Wallet. Viņš ir gan telefonā pieejams, viņu var gan arī desktop extension uzlikt virsū, vai MetaMasku, Trust Walletu. Nopirkt pirmo kriptovalūtu, paskatīties, kā tirgus staigā, kas tur notiekās, kā es varu pārdot, kā es varu nopirkt. Tas būtu tie pamati, kā pārsūtīt kriptovalūtu, kas ir svarīgi kriptovalūtai, tad, kad tu sūti no viena maka uz otru maka, tev ir jābūt adresēm tam pašam coinam, un plus ir tie saucamie networki, kādā tīklā tu tiec sūtīts, jo viena monēta var būt tur, piemēram, ir RC20, kas ir Ethereum tīkls, ja? BEP20, kas ir Binance Smart Chain tīkls, un tā tālāk, tā kā saprast tās pamatlietas, kāds strādā pamatlietas, un tas būtu ar to, ko vajadzētu sākt, un ar ko tad es sāktu, ja es tagad sāktu Volvanēs to darīt. Un atrast līdzīgi domājuši cilvēks, kas var palīdzēt tev atbildēt uz taviem jautājumiem, jo tas ir pats svarīgākais. Kā var nopirkt decentralizētajā maciņā? Sev bitcoiniņu pieņemsim. Es tagad gribu paņemt tur. Viss ir īstumā vienkārši decentralizētā makā. Tu vari vienkārši ar karti caur kaut kā, caur ir šīs te, es nezinu, kā viņas precīzi varēs varbūt kāds pielabot mani šie te starpnieki, kas vienkārši tur caur savu kredītkarti, vai pat ir citi maki piedāvā pat ar Apple Pay nopirkt. Vienkārši nopērc bitcoin vai vienalga kādu kriptovalūtu. Un tu uztais transakciju, dažās ir, kur tu taisi caur to banku starpniecību, tur viņi jau tev paprasīs identifikāciju, tev būs tā kā arī tas know your customer jātaisa, tas KYC saucamais, jāuztais bilde, būs jānofotografē, piemēram, tiesības, vai pasi, vienalga, ko tu vēlies. Un te lūk arī ir savilciens ar tavu maciņu. Ja mēs runājam par mēģinājumu būt anonīmam. Jā, ja tu tādā veidā, bet ir piemēram, otras opcija, ja tu nepērc pašā makā, tu vari nopirkt pašā biržā. Piemēram, Bitnex biržā, lai pirktu kriptovalūtu, vispār neprasā, piemēram, KYC, piemēram, tādā ziņā. Ir dažādi veidi biržas vai ko atkarībā, kāds ir tavs mērķis, vai mans mērķis nav palikt anonīmam. Ja? Mans mērķis nav nekādā veidā apiet kaut kādus tur likumus vai ko. Vienkārši mans mērķis, kāpēc es esmu kriptovalūtā, jo man tas vienkārši cepī, man tas patīk. Es redzu tur potenciāli, es redzu tur nākotni, es redzu tur izaugsmi, un es redzu to, ka es ar to varu pelnīt. Kripto ir pirmais investīcija tāds instruments, ar ko tu esi sācis spēlēties, vai pirms tam es ar kaut ko ņēmies ar Forexiem? Forex nāca pēc tam, es Forex arī esmu bišķiņ patreidojis, bet es sapratu, ka Forex nebūs priekš manīm. Īstenībā Forexā ir tā lieta, kad tas tirgus volatāte, kas tā staigāšana, tad Forexā diezgan garlaicīgi, priekš manīm tas ir tā kā garlaicīgi. Pareizi, ar 500 nebūs garlaicīgi. Forex, es biju iegājis Forexā, es tur negribu tev pāris mēnešus tur patreidoju, paspēlējos, es sapratu, ka nebūs mans, es kriptovalūta, ka pirmo, ko es nopirku, bija patiesībā 21. gadā, vai bišķiņ ātrāk, 21. gada oktobrī, vai kad nāca ārā IPO viršu akcijām. Tas bija pirmais, ko es nopirku, bet es nopirku Svetbankā, un vēl joprojām bišķiņ tur viršu akcijas, ja? Ar ticību, ka nākotnē kaut kas tur būs. Bet šobrīd, un tad ir, bet principā, tāds, ar kur es tā diezgan nopietni iegāju iekšā, tad tas ar kriptovalūtu viss sākās. Ar kriptovalūtu tieši sākums viss bija 21. gadā.
Kad viršiem bija initial public offerings? Tas bija 21. gada, es negribu samot, tas bija kaut kāds septembris vai oktobris, un tad oktobrī pirku, man tā liekas. Tajā 21. gadā, bet es nezinu, kad konkrēti bija, kurš datums vai kurš mēnesis, bet tas bija pirms novembra. Pagaid, viņi kvotēti ir tajā Baltijas biržā, Latvijas biržā? Jā, Nasdaqā viņiem ir. Man tā liekas. Nasdaqā? OMX. Jā, man tā liekas. Es tu baigi akciju tirgu, es baigi neorientējos, es baigi nesakoju tam visam līdzi. Es vienkārši zinu, kur paskatīties, kā ir, bet baigi. Man liekas, tur trading volumes viņiem ir 5 darījumi dienā. Kaut kas tāds. Ja, varbūt. Pat, ja tu gribētu izkāpt no savas pozīcijas, kaut kam pārdot centrāla tirgu. Man ir akcijas. Nē, tu jau vari izkāpt no savas, man, piemēram, virš akcijas man ir Svetbankā nopirts, jo īstenībā, ja mēs paskatāmies, Latvijā īsti nav tā kā aplikācijas, protams, tu vari caur kaut kādiem brokeriem kaut ko pirkt, un tur būs savs komisija maksas, bet tādi, ko es esmu dzirdējis, pats neesmu baigi tur salīdzinājis visiem cenas, bet tā kā daudz jūs saka to, ka, ja tu gribi tā kā akciju tirgu investēt, tad diezgan Svetbank, diezgan labs variants, jo tās fee maksas, jo kur tas biznes ir, jo visas platformas ņem tās fee maksas saucamās, tad komisijas maksas kaut kā, jā, un tas jau ir tas viņu biznes. Un, attiecīgi, to esmu dzirdējis, nezinu, vai tā ir taisnība, bet man tādu informāciju esmu dzirdējis. Šobrīd neesmu pats salīdzinājis un neesmu pats pārbaudījis. Svetbank arī ņem komisijas, tur viss kārtībā ir. Nē, viņi sevi neapbižo. Viņi ņem, protams. Man liekas, ja tu gribi tirgoties ar akcijām, tad jāstās ar brokeru virzienā. Banka ir banka, viņi tev piedāvā nopirkt akcijas. Ērti ļoti. Ērti, lai viņas tev tur stāv tajā portfelī un kaut kādu pārdot. Tas ir tāds garā investora, teiksim, ceļš, jā. Bet ja tu gribi ātro tirzniecību vai kaut kādu, teiksim, intraday tradingu nodarboties vai vispār tur skalpošanu saucamo, jā, tad jāmeklē specifiskas vietas, kur to darīt. Tad tie ir šie brokeri, kur arī, protams, viss atkarīgs no tā, kāds ir tavs apjoms. Tāpatās kā tu visu pērc tirdziņā. Ja tu pērc vienu vienību, maksā citu cenu, ja tu pērc paleti, tu maksā kaut ko citu. Ar akcijām ir līdzīgi. Tā kā tālūk. Jā. Un īsumā vēl es esmu arī paņēmis līdzi, man vienmēr ir viens ir, vai tu vari uzminēt, kas šis ir? Kas tas tāds ir? Tas kaut kāds NFC droši vien kaut kāds... Jā, NFC saistīts, bet vai tu vari pateikt, kas tāds ir? Maciņš droši vien kaut kāds, ne? Cietais. Jā, tieši tā. Īstenībā, cik viegli mūsdienās ir... Pieliec pie telefona. Jā, cik viegli... es jau esmu redzējis saviem skatītājiem TikTokā un arī šeit, man liekas, kamerā var redzēt, cik viegli īstenībā ir izmantot, piemēram, paņemt līdzi, kā pieņems, iedomājies, tev būtu 5 bitkoini, ja? Tev tur sakot 500 000, ja? Vai tu varētu lidostā pārvest Somā 500 000? Ja? Šeit, tev makās tavs, tad šis ir šie saucamie hardware wallet, šis ir Tangent Wallet, kur mums arī kripto numur 1 ir sadarbība ar Tangent Wallet, mēs esam dabūjuši, un kurā tu mierīgi glabā kriptovalūtu. Principā, kriptovalūta pati glabājās uz blockchaina, šī ir tā kā atslēga, lai piekļūtu tai kriptovalūtai, un viss tiek kontrolēts caur telefona aplikāciju. Telefona aplikācija, tu noskanē šo kartiņu, tu tiec iekšā šajā te pie savām kriptovalūtām, un tu tālāk var darboties. Ja? Un tad viņam ir tā, ka viņam nāk komplektā 2 vai 3 kartiņas. Kāpēc 3? Tāpēc, ka tu katru kartiņu noglabā savā vietā, gadījumā, ja tu pazaudē, lai tu tiec klāt savai naudai pēc tam. Ja? Un Tangent Walletam pat ir gredzens, kur tu uzliec pirkstā, un tu pat nepateiksi, ka viņam... Tas gredzens? Nē, šis gredzens nav. Man pašam nav. Var iegooglēt, paskatīties Tangent Wallet, viņam gredzens melnā krāsā. Man nav pašam gredzens. Ar laiku varbūt paņemšu, bet pagaidām ne. Un otrā lieta, piemēram, es ar kriptokarti, negribās te mums baigi rādīt neko, bet kriptokarti es ieju, es varu samaksāt ar kaut ar bitcoinu. Un neviens nezin, kad es norēķinos ar bitcoinu. Ja? Viņš konvertē uzreiz. Jā, viņš uzreiz konvertē, tu uzreiz ieju un samaksā uz veselību. Paldies. Un tas ir tā, un tiešām un ļoti viss ir ērti, un nav nekāds sarežģītības. Tā kā mūsdienās tās, man tāks, viss, tas ir tās tehnoloģijas tā attīstās, ka tev viss kaut kam piekļuva jebkurā laikā, jebkurā brīdī. Vienīgais tas viss nojauks tajā brīdī, ja vienlaicīgi visur atrubīja internetu. Tad nekā nebūs mums, ja? Bet tā, vai diez vai tā kādreiz notiks.
Nu, redz, kā no Brēla atslēdzāmies, kas to zina. Varbūt tāpēc arī nožagojās. Nē, tas jau bija iepriekš. Iepriekšējā nedēļā. Tas bija iepriekšējā, jā. Okay, tas bija iepriekšējā. Nav skaidrs. Jā. Aha, nu jā, visādi var gadīties. Jā. Nu, jā, es arī esmu šo to pausījies gan par bitkoiniem, gan par ēteriem. Cik dziļi tu esi pats vispār, tā kriptovalūta? Cik saprotu, tev kaut kāds investīcijas pašam ir? Ja? Vai nav? Nav vairāk. Nav. Nē, tur kapeikas kaut kāds. Okay. Tur, jā. Tas kaut kad, pat revolūtā, bet tas tā ir bieži. Starp citu, revolūts, tas ir vienmēr tāds visur, kur iesācēji, kas iet iekšā kriptovalūtā, sāk ar revolūtu. Man liekas, tas ir visiem. Nē, man ir bijis, vienu brīdi es jau stāstīju, mēs mainojām. Tā kā mēs diezgan dziļi te ar Džeku bijām visā tajā tēmā. Bija mums Binance smaki un vēl nezinu kas, un tad es, tur arī ar kredītplecu palīdzību visu smuki tā. Jā, ar kredītpleciem. Ar kredītpleciem tā tas ir. Es iesaku vispār, ja tu esi jauns, pirmos, vispār pāris gadus nelien iekšā tajā kredītplecē. Es jau saprotu, ka gribās tagad tulītās ātru peļņu, bet nevajag tur līst iekšā. Labāk mierīgi sagaidi savus momentus, sagaidi savus brīžus, un tad tiec pie peļņas un bez kaut kādiem stresiem un cirmiem matiem un negulētām varbūt naktīm, kad tu sēdi un domā, likvidēs man pozīciju vai nelikvidēs man pozīciju. Likās jau bija smuka brīži, tur tā smuki atkāpās tirdziņš. Tad viņš turpināja atkāpties un turpināja bļēc. Un līdz brīdim, kad sākās jau tur maržas zvanīja, jau ding, 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 jāieliek vēl bišķiņās, un tad vienā brīdī bļāviens. Un labi, ka izšāvi, jo tur vēl pēc tam tālu aizgāja. Tur es nebūtu savācis jebkurā gadījumā. Man bija tāds arī, es varu pastāstīt, kāda man bija pirmā pieredze arī kādreiz, kad es biju jau kaut kādus 2 gadus kriptovalūtā, es nereiz nebiju tradingā līdz iekšā. Un tad es domāju, vajadzētu pamēģināt. Un mēs tur tā kā saklausījāmies tajā laikā, kad šitās te kaut kādas grupas samaksā naudu, tev tur signālus atsūt. Uzreiz pasaka, tie, kas piedāvā signālus, reāli lielākā daļa viņi skameri, vienkārši ne jau skameri, bet vienkārši, viņi tev tur atsūt. Viņi paši nerubīja, ko viņi tur sūta. Un mēs saklausījāmies, vajadzētu pamēģināt. Ja tas bija kaut kāds 20, kurš tur gads, jau tagad 22, 23, kaut kāds, tā kā, jāpamēģina. Jā. Es arī daudz ko, mēs arī nesapratām tur kaut kādas lietas, ko darīt, ko nedarīt. Un es vienu treidu uzlieku, tur pa mazām naudām, mēs tur tiešām tikai tā tīri spēlējoties. Un ko es izdaru, es neuzlieku stop loss, ja? Es no rīta paskatos, tirgus aizies pretējā virzienā, un tev vienkārši gandrīz ar asarām acīs, jānospiež tā kā, iziet tā exit no pozīcijas, un tev tur tāds mīnus, kur tu tā kā domā, varbūt tomēr būs, varbūt tomēr aizies, bet tāpat tu uzspied virsū, un te ir tā lieta, kad nesaproti, ko tu dari, tu vienkārši pakāsi savu naudu. Ja? Tur ir jāzina kāds lietas, ko darīt tajā īstajā brīdī. Zini, kā ir tāds teiciens, tad, kad tirgus iet tā virzienā, tad visi mēs baigi gudri un visi mēs baigi kaut ko saprotam un vēl nezinu ko. Bet tā, kad tā balīte sāk griezties pretējā virzienā, tad sākās panika un vispārējais. Tā jau mēs tur visi varam pamācīt viens otru, bet, kā saka, buļļas krējienā visi baigie varoņi. Tad sākās. Un es varu padalīties arī to, man nav tāda, es saku, es ienācu tirgu pašā pīķī, principā tas 21. gada novembris, kad bija viss pīķis, un es tur sapirkos, tur visāds monētas, un tajā pēc tā novembra vienkārši viss tirgus sāk krist lejā, bija FTX sabrukums, Celsius iegāja bankrotā, tad vēl pēc tam arī vēlāk jau bija karš un vispārējais, tad vēl bija kaut kādas lietas, kas tur nāca vēl pa virsu visam, un es biju ar savu portfeli, plus mīnus 75% mīnusā, bet kāda bija mana stratēģija, es varēju visu pārdot un būt ar mīnus 70% naudās. Bet es tieši pretēji, es neko nepārdevu, es turpināju iepirkt šīs te monētas, to saucamo, ko es sākumā stāstīju, dollar cost average, piepirku klāt pie kritumiem. Un tādā veidā es tagad pie šī cikla, kad cikls jau iet uz augšu, kad jau mēs gaidām šī bullrunā, kad jau mēs, pavasarī gaidām šo te kulmināciju pašu, ja, kad tuvāk vasara nāks. Es esmu jau visus tā izlīdzinājis tās cenas, kad es jau kurā gadījumā arī tagad izietu ārā uztaisīt exitu, es būtu plusos. Ja? Un, ja es tajā laikā būtu pārdevis, ko daudz ir tur, Andrej, tāpat tās tur visu pazaudēsi, nē, tur jau atkal tā stratēģija tā jau ir, ka mēs tā kā balstamies uz savām emocijām, un tev jau jāsaprot ir, ko tu dari, un kāda ir tava stratēģija. Nevar vienkārši, ka vēlreiz gribās atkārtot, es nevaru teikt, ieiešu vienkārši kaut ko izdarīšu. Tā tu vari, ja tev ir
nopērc bitcoin šodien un aizmirst uz pāris gadiem. Tā tu var darīt. Ja? Viss. Jā. Tāda ir arī bijusi, nav tā pieredze, nav bijusi tā labākā man pašā sākumā, kad es iesāku ar kriptovalūtu darboties. Protams. Tu vēl jauns. Tev vēl daudz priekšā. Es esmu Forexā pasēdējis. Cik daudz? Daudz. Un kāda pieredze? Plusos izgāja ārā vai vismaz pa nulēm izgāja ārā? Nē, tur es ilgus gadus nosēdēju vispār uz mācību kontiem un arī patreidoju. Un viss ir skaisti, visādas stratēģijas, bāmas, un tad Japānā, pieņemsim, zemestrīces notiekās, un tev tev vispār sprēts ir kaut kādi 80 punkti. Oi. Jā. Nu, tas tik zemu nokrīt, ka tev sprēts ir 80 kaut kādi punkti vai pat vairāk. Nu, tik strauji tā kustība un tur bankrotē, tur nevis bankrotē Andreji, ja, bet tur bankrotē, toreiz es neatceros, kas tur bija, vairākas Forex reāli biržas bankrotēja. Nu tā. Okay. Nu, tad bija tāds gājiens, ka Šveice atslēdza savu pledžu no eiro saucamo. Nu, viņi pateica, mēs vairs tāpatās kā Lats agrāk bija piesaistīts eiro, nu, pirms maiņas, vai ne? Mums uz laiku bija, nu, tā kā fiksēta tā likme. Un kā to dara, to centrālās bankas ar iepirkumu un pārdošanu, valūtu iepērkot un pārdodot, attiecīgā daudzumā regulē šo te maiņas, nu, tā kā to konversiju. Jā. Un Šveices banka vienā dienā paziņoja, ka mēs beidzam šito respektīvi šo pledžu beidzam. Okay. Un pēkšņi Šveices franks arī pa kaut kādiem 20-25% vienkārši nosvārstās. Nu tā, kad pām! Nu viņš atrod savu ekvilibrijumu. Ja. Bāc, tur bija kripto, ne kripto, bet arī SL Čupa Forex arī nobankrotēja tās lielās. Tur strūc par to, ka tu varbūt esi baigais gudrais džeks un varbūt, ka tev pat ir pareizajā virzienā pozīcija ielikt, bet tev vairāk nav no kā paprasīt to. Protams, jā. Ne. Tur bankroti un viss šitās protams, lietas. Te jau... Es visu kaut ko esmu piedzīvojis šitajā jomā. Te jau ir tas riska menedžments, jāsaprot. Tāpēc jau es arī teicu, ka tu... Tur tavs riska menedžments ir vispār nav svarīgi vairāk. Nē, es vairāk domāju, Mārtiņ, no tādas puses, kad, piemēram, ja tev ir tas 10,000 konts, ka tu neriskē ar 10,000, tu ieej ar 2-3%, ka tu riskē tiem 200-300 eiro. Tu nesaprati, bet ja tā birža bankrotē, tad ir pie pakaļas kāds. Jā, arī taisa, jā, protams. Man arī tev ir vienalga, cik tu esi, respektīvi. Jā. Un otrs arī ir tas, ka, viena lieta ir, kad ir lielās, straujās tirgus kustības, tu nevari izkāpt no pozīcijas. Jo tev nav kam pārdot. Viena lieta ir, ja tev ir arbitrāžas, respektīvi brokeris, ja, kurš ir paņēmis otru pusi, pats tā kā paņēmis, ja, un tu esi uzlicis stoplos, viņš ir pietiekoši godprātīgs un viņš viņu ir izšāvis. Paņēmis savu to peļņiņu visu uz redzēšanos. Bet ja tu strādā brīvajā tirgū, ka tev vienkārši pazūd pamati zem kājām, tev viss lido lejā un tev jau nav kam pārdot, tev nav tas nākamais pircējs. Visi grib, visi metās nost, nav jau kam. Un tu tur vari teikt, ka, klausies, ir baigi forši, es tagad gribu pārdot. Tur ir tā, ka tava bilance aiziet mīnusā, un pie tevis nāk tiesu izpildītāji un saka, draugs mīļais. Tāpēc, ka tās ir tavas saistības. Jā. Un tāpēc jau arī bija tā, ka tas, es aizmirstu, kā kaut kāds FX, Forex arī kaut kāda tirdzniecības birža. Viņi arī aizgāja bankrotā, bet viņi pēc tam tiesājās ar visiem. Tu domāji, ir Amerikā, es arī piedzīvoju FTX, tu domā? Man liekas, ka jā, vai kaut kas tam līdzīgs. Bet tā viņi ar kriptovalūtām viss arī saistīta. Viņa FTX, tas Sam Bankman-Fried vai kā? Nē, tas ir krietni senāk. Okay. Tas ir krietni senāk. Tas ir tīri ar Forexiem saistīts. Forex, Forex, respektīvi. Tad tas būs kaut kas cits. Jā, tas ir krietni. Vēl tie ir kaut kādi 11 gadi. Tas arī bija tas stāsts par to. Man liekas, ka tas ir taisni ar to Šveices to gājienu, tur saslēdzās. Un iedomājies, ka tu tagad esi brokeris, un tev ir 20,000 Andreji paņēmuši pozīciju nepareizajā virzienā, un viņi ir izkritusi vienkārši. Un tev nav kam pārdot, tev nav kur likvidēt viņu. Un tagad tie 20,000 Andreji ir viņu bilancēs, viņu tajā datoriņā rādās viņiem. Teiksim, ja viņiem visu laiku bija tur bilance 10,000, tagad viņiem rādās -0,5 ļemaks.
Tev nav no tā Andreja ko paņemt vispār. Tu tur vari sūtīt viņam vēstuli, ka deva vecīt, kur mans pusļēmaks. Jā, jo pa lielam tā ir tava atbildība. Tu esi tur ar 300 reizinātāju pats spēlējies ar to uguni. Protams. Bet, tur crazy. Tādas situācijas izšauja. Labi, jautājums. Pēc uz kriptovalūtu. Kā tu pats skaties uz kriptovalūtu? Kā tev liekas, tas ir tā kā, daudz saka, tas ir kazino, tas ir uzpūs burbulis. Kā tev ir tā skatījums uz kriptovalūtu? Ja mēs skatāmies kā uz investīciju instrumentu, tad tas ir tieši tāds pats investīciju instruments kā jebkurš cits. Tur visi tie paši riski saglabājās, tur viss tas pats saglabājās. Arī ir kaut kāds, teiksim, kaut kāds tirgu, kaut kādas milzas svārstības. Tur tieši tādi paši riski, kā ar visiem foreksiem. Viss tas pats var materializēties. Jā. Skaidrs, ja tev ir 1-1 nopirks, bez maržas, tad tu zemāk pa savu pakaļ nenokritīsi, zemāk pa zemi nenokritīsi. Jā. Bet, ja tev ir ar maržiņu sapircies, tad visādi var gadīties. Jā. Jo tad, kad tiešām noteiktās straujās kustības, pieņemsim, tas pats tradings. Ja tev liekas, labi, man tur ir stop loss uzlikts, es tagad esmu drošībā. Nē, vecīt, tas nenozīmē. Tas ir stop loss, tu vienkārši dod signālu savai biržai, ielikt, restīvi, atvērt. Aizvērt pozīciju tajā brīdī, kad viņš sasniedz. Jā, bet tas mehānisms, kā tu aizver pozīciju, ir vairāki. Ir stop limits, un ir buy limit, un ir buy market. Vai šajā gadījumā tev ir sell limit vai sell market. Sell limit ir nolikta konkrēta summa, pie kuras, ja tev pretī parādās pircējs, tad tu viņu restīvi pārdod. Jā. Buy market ir tad, kad šī summa tiek sasniegta kaut kāds cipars, tad tu vienkārši iemet, es pārdodu tuvākajiem, kurš ir gatavs nopirkt. Bieži vien tas tuvākais, kurš ir gatavs nopirkt, ir ļoti tālu lejā. Kaut kur tālu rindā. Bet vai šobrīd tu nerunā par to, ka tu ieej iekšā atver pozīciju, ka tu vari, piemēram, atvērt pozīciju pēc market vai pēc limita. Tā kā limit, viņi saucās limit orders un market. Limit orders un market orders. Tas ir tajā brīdī nevis, ka tu vari ciet, bet ka tu atver pozīciju vajā tradingā. Atvērt un aizvērt pozīciju, tas ir viens un tas pats. Pēc tirdzniecības princips ir tas pats. Jā, pie saucamie take profit stop loss, ka tu vari uzlikt to cenu vai procentuālo kritumu vai kāpumu. Ja tu atver pozīciju vai aizver pozīciju, biržā tu izdari vienu un to pašu. Vienkārši vienā pusē tu esi vienā pusē treidam un otrā pusē tu esi otrā pusē. Tu vienkārši viens pārdod, otrs pērk. Birža ir tikai kā starpnieks. Viņš saved kopā. Rekur ir Andrejs, rekur ir Mārtiņš. Andrejs grib pārdot, Mārtiņš grib pirkt. Rekur jūs esat vienojušies pa cenu, bam. Ja Mārtiņš pēkšņi pārdomā un es pasaku, man vairs nevajag, un tev vairs nav kam pārdot, cita Mārtiņa vairs nav balītē, tad sākās panikas. Un tur tas, ka tu uzliec, tas, ka tu tur atķeksē, kad man tagad būs stop, kad es tev sapratu. Es uzlieku stop lossu, pieņemsim, viņš jau, tev tā cena, ja viņu tur lēnu nāk un tur notiekās tirdzniecība, rīvēšanās, viņi tur sasniedz to, tas tikerīts sasniedz to, bāms, tu viņu tur pārdod, nekas nenotiek. Tā, kad sākās lielās svārstības un tās adats šauj cauri. Visi jau uzlēs sēlo. Tad ir lustīgi. Tad vienkārši tu atradīsi, visticamāk, tu atradīsi pircēju kaut kur vēl zemāk, nekā tu varbūt esi uzlicis to savu stop loss. Jā. Tā kā tālūk. Jā, bet tas padara to visu interesantāk. Tā dzīve tas nav, teiksim, tas mehānisms ir krietni sarežģītāks nekā tu tā, virspusēji varbūt iedomājies. Tur, teiksim, tajā esmu diezgan pētījis daudz, kā vispār tas mehānisms notiekās, kā tas fundamentāli notiek. Respektīvi, nevis tikai tur, es tur uzlieku, tur tagad, restīvi pērku, viņš man nopērkās, kas tur notiek, kā tā visa dinamika kustās apakšā, tur nemaz neiedziļinās, bet tā, kad tu to iedziļinies, tad tas ir normāls uguns, ar kuru spēlēties. Un īstenībā var uzreiz arī pateikt, piemēram, tie, kas tur grib treidot, ļoti labi, ja mēs, protams, ejam ar lielām summām, ļoti labi iet tieši pēc limit orderiem, kāpēc, bet ja tu ej pēc market order, tad tu parasti samaksā šo te komisiju starp pircēju un pārdevēju. Ja tu uzliec limitu, tad tev nav jāsamaksā šī starpība. Arī Forexā līdzīgi spreds, ir. Jā, arī līdzīgi Forexā viņi sauc par sprediem, un arī, ka tev nav jāsamaksā šī tāda maza nians, bet tas noteikti, ja tu tur ar $100 iekšā un treida, tas noteikti neko neizteiks, tev tur kaut kāda tāda ceturdaļa centu varbūt, bet vienkārši, ja tu ar lielām summām to dari, tad tas noteikti daudz ko ietekmē. Tā kā skatītājiem tāds ieteikums, ja jūs kaut ko tādu darat, kādreiz uzņematies tādu risku, izmantot pēc limita orderiem iet iekšā.
Nu jā, tas ir limita orders, bet tas nozīmē, ka tad tev sprēda augšu nonāk. Nu, ja tu pērc, tad, teiksim tā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu pērc tajā brīdī, kad cenas sprēda augšu ir nonākusi līdz tai cenai. Tāpēc arī tu nesamaksā. Nu, to sprēdu tu nesamaksā. Jā. Ja tu pēc marketu, nu, tad vienkārši tur, kur viņi ir. Kur viņi ir. Tu pēc pēc augšas, bet tev pēc tam kvotē uzreiz tavu to pozīciju rāda pēc apakšas. Nu, tu pazaudē to sprēdu. Un tādas maz nianses. Par Forex arī runājot, tu tikai pašā biržā vai arī izmantoji, piemēram, programmu? Es pats, kad arī tradoju Forexā, man bija papildus klāt šim te brokerim piesiet klāt MT4 programma. Ko dara MT4 programma? MT4, jā, arī. Jo tu vari atvērt vairākas pozīcijas uz vienu un to pašu, piemēram, salikt, piemēram, tu atver pārī, nezinu, tur USDT, ASV dolārs pret, piemēram, eiro, piemēram, un tad tu vari salikt vairākas pozīcijas uz to pašu. Piemēram, ar to MT4 arī ar brokeriem tu vari atvērt vairākas Bitcoin pozīcijas, bet, piemēram, tādā terminālī, kas ir Bybit, Binance, Pionex un tā tālāk, vai Bitonix, tu vari atvērt tikai vienu Bitcoin pozīciju. Ja tu gribi, tu vari pieprit klāt papildus šo te apjomu, bet tu nevari atvērt divus Bitcoin tradeus, piemēram, divus atvērt uz augšu. Tu to nevar izdarīt caur MT4 programmu, tāpēc viņi izmanto, pirmkārt, viņi ļoti ērta un ātra, un otrs, ka tu vari atvērt uz vienu šo te kaut kādu trade, tu vari atvērt vairākas pozīcijas, vienas tās pašas pozīcijas. Bet termināļi parasti biržās to neatļauj darīt. Tāpēc viņas arī izmanto. Nu, tur atkal dabā tu izdari vienu un to pašu. Vienkārši tas, ka tur tā grāmatvedības uzskaita ir savādāka. Nu, tajā tajā MetaTrader programmā tev vienkārši katra tā pozīcija tiek, parādās atsevišķā lodziņā, atsevišķā līnijā, jā, un tu viņu kā atsevišķi vari aizvērt. Bet pēc būtības, jebkurā gadījumā, tu esi vienkārši palielinājis apjomu. Jā, bet tas pats arī ir. Protams, tu palielini apjomu, bet te ir tā, ka, piemēram, daudz jau liek, tu jau arī liec tās pozīcijas take profit 1, take profit 2, take profit, piemēram, 3. Parasti ir Binance to visu darīt. Jā, Binance to var darīt, bet tu vari darīt tā, ka tu vienu orderu atver un uzliec take profit 1, tad atver otru orderu, un tur ir take profit jau pie divnieku, kur tu esi tā kā pēc tehniskās analīzes pie 2, lai tev nebūtu tā pati pozīcija jādedzina nost. Tur, protams, savi faktori, riska faktori. Ja tu piepērci pozīciju klāt, tu vienkārši pacel savu likviditātes cenu. Tādā veidā tu atver pa vienam. Protams, arī likviditāte uz to vienu orderu nebūs līdz ar to tik liela. Un tāpēc viņi izmanto. Bet tas ir atkal, katram jau ir savs. Tu jau arī Binance vai Bybita vai kur tu arī var, piemēram, nosēlot pie konkrēta skaita, piemēram, savus nevis visu, bet tu 20% pārdod profitu un turpinās tavs trades uz priekšu. Tu vari neaizvērt pozīciju pilnībā. Faktiski tas ir viss viens un tas pats vienkārši tur. Savādāks interfejs ir savādāks. Jā. Bet būtība jau ir tā pati. Ja tu atver papildus pozīciju, tu vienkārši palielini apjomu. Protams, jā. Palielini risku, ja tajā virzienā notiecīgi. Tas arī ir viss, atkal apakaļgaitā. Tā kā to visu Binance patiesībā diezgan advancēts ir tas trading, tas termināls. Visur ir advancēts. Tu esi Binance izmantojis vairāk, vai tu vēl kādreiz izmantojis? MetaTrader agrāk, bet tas ir domāju, no tādiem no broker, ja mēs skatāmies no biržām, no tādiem ceksiem. Binance, tad bija tas eToro, tam bija savs kaut kāds. Jā, bet, zini kā, es tagad pēdējos 4 gadus neko neesmu izmantojis. Tagad jau viņiem visam diezgan, jo Binance jau ir top 1 birža pasaulē, kas ar kriptovalūtām kā tādām, jā. Bet viņiem jau tagad, kas nākošās arī Bybits, kas man liekas ir top 2, top 3 birža, viņiem visiem jau principā tas interfejs ir gandrīz 1:1. Katram varbūt tā podziņa kaut kur atrodas vienā vai otrā pusē vai zemāk vai skaidrs, augstāk. Jā, funkcijas jau ir vairāk vai mazāk. Funkcijas ir pirkt un pārdot. Jā, tieši tā. Galvenās funkcijas. Pārējais viss tur tiek aplipināts tikai. Es jau brīdi biju iesprīdis uz opcionu tirzniecību. Respektīvi, studēju to visu. Jā, tur es gan neesmu nekad līdz iekšā, un es arī baigi tur neesmu tā iedzinājies, kas tāds ir. Es tikai zinu, ka tāda opcionu tirzniecība ir. Tur ir kaut kāds termiņš, laikam, kas iztek, jā, un tad tev ir, nekad neesmu, varbūt var padalīties, var es iegūšu kaut ko jaunu. Tas ir ļoti, tas ir tā kā, principā pēc tādas tā kā,
garantijas talons, varētu teikt tā. Okay. Pat ne garantijas talons, nu, teiksim, tā kā strahovku pieņemsim. Jā. Ir miljons stratēģijas, kā tur var izpildīties, respektīvi, tur var tādus mezglus spīt. Tur reāli matemātika sākās. Matemātika man stiprā puse. Augstākā matemātika. Pa lielam jā no sērijas, un tur var izpausties. Tur vienkārši tu menedžē savu risku dažādā veidā, dažādas pozīcijas liekot, tur pieņemsim, tu vari nopirkt akcijas un, pieņemsim, piepirkt putus klāt. Respektīvi, tās putu opcijas. Ja? Un tad, attiecīgi, tad sanāk, tev ir limitēts upsides, bet ierobežots downsides, pieņemsim. Vai es tagad tur varbūt... Es tagad vairs toči neatceros vairs tos virzienus un tās stratēģijas, ja? Bet es atceros to principu, ja? Un respektīvi, puts, tas ir... Restīvi, opcions ir tāds, ir puti un ir koli, ja? Un es tagad neatceros precīzi, kas ir kas. Man liekas, kols bija, ka tu nopērc tiesības nopirkt akciju pa konkrētu cenu. Pieņemsim, ir tā straika cena saucamā, ja? Kad, pieņemsim, tagad, tur, nezinu, Apple akcija tur $100 maksā. Tur tirdziņā aptuveni, ja? Tur turp šurp. Un tu nopērc, teiksim, kola opciju, kuras straika cena ir $100. Un viņa maksā, pieņemsim, $5. Bet viņa iztek, pēc 2 mēnešiem, pieņemsim, ja? Jā, okay. Un tu 2 mēnešu laikā, jebkurā sev vēlamā brīdī drīksti nopirkt to konkrēto skaitu akcijas pa $100. Un tev, teiksim, viens tāds kols maksā $5. Ja? Okay. Lūk. Un ja tā akcija, pieņemsim, uziet līdz 150, ja, tu nopērc pa sotaku un pārdod tirziņā pa 150. Tev peļņa ir 50. Mīnus tie 5, ja, tad 45. Bet ja tas termiņš iztek, tad ja tā akcijas cena ir zemāk, tad tu vienkārši zaudēsies naudu. Tu esi zaudējis tos $5. Jā, ok. Ja tu viņu neizmanto to kolu, to opciju, tad tev ir iespēja, kā saka, piesaukt to akciju. Jā. Koli. Un puti ir atkal, tev ir tiesības nolikt. Put down to akciju. Attiecīgi, tev ir tiesības pārdot pa pa tiem $100, jebkurā brīdī. Tad, ja viņi nokrīt, pieņemsim, ja tu domā, ka akcija ies uz leju, tad tu nopērc put opcionus un tev ir iespēja, pieņemsim, pārdot viņu, respektīvi tirdziņā nopirkt pa 50 un pārdot pa 100. Nolikt apakaļ tam, kurš ir kontraktu otrā pusē. Redz, un te arī savs riska menedžment, šeit, piemēram, kā idejas, ka tev ir vajadzīgs krietni mazāks kapitāls, bet, tu vari pieņemsim, bet tas, protams, arī gambling savā veidā, tāpat kā jebkurš šis akciju tirzniecības veids. Ja tu tiešām dzirdējis esi, ka tur tūlītās Elons Musks laidīs raķeti gaisā, un tu vari iepirkt SpaceX, un tu esi pārliecināts, ka tur varētu šito nopelnīt, tad man ir viens variants, es varu nopirkt akcijas vienkārši, kuras maksā $200 dotajā brīdī, bet man ir tikai $1,000. Bet es esmu gatavs ar visu maukt, vai ne? Vai es nopērku call options, tagad pieņemsim pa 5 gabalā, bet es nopērku tādus jau 50, vienalga, cik tur 50 gabals, kad viņš tur uzkāp, tur reiz 2, un tad tu viņu pārdod, un tev ir reiz tās ritīgs rublis. Interesanti. Maksimālais, ko tu vari zaudēt, ir tas 5. Un tur gan tu nevari vairāk zaudēt, vienalga kā kustās. Maksimālais, ko tu vari zaudēt, ir tas 5, bet iespēja tikt pie, teiksim, tā benefita ir milzīga. Ir iespēja tikt pie vairāk nekā to iespēju zaudēt, piemēram, principā. Tā kā tādā ziņā, ka tu vari nopelnīt krietni vairāk. Bet, protams, tu vari būt trade otrā pusē. Tu vari pārdot to call option. Vai tu vari būt sellers, jo, ja atceries, jebkurā šajā tirdzniecībā ir kāds, kas pērk un ir kāds, kas pārdod. Ir pieprasījums un piedāvājums. Viņš ņem to trade otra pusi. Viņš saka, viss kārtībā, es tev rekur pārdošu, es uzņemos bezlimita šo te risku, bet, rekur pa 5 es tev viņu atdodu, ja tā akcija tur patās to arī grozās, tad es to viņu nopelnu, to 5. Okay. Un pa lielam es nopelnu, ja es pārdodu,
tad es nopelnu tad, ja akcija stāv uz vietas, vai akcija, pieņemsim, iet uz leju. Okay. Ja? Neatkarīgi, un vienalga, cik viņa aizies uz leju. Es vienalga nopērku to ciparu. Un nopelnu to ciparu. Okay. Savukārt, ja viņi iet uz augšu, tad es aizēju mīnusā. Nu, tur tāda. Interesanti, jo īsumā daudz, mūsdienās ir tik daudz, ko var tā kā piedāvāt, ko es arī ieminējos par decentralizētu finance, arī kad uz šiem te lendingiem, tu vari likt iekšā savus tā kā coinus, tu vari aizņemties no lending, no šī te protokola, tu vari aizņemties naudu, un par šo te naudu, pēc tas saucās tā kā longā, kad tu iekšā, tu aizņemies naudu, nopērc par to naudu atkal tos pašus coinus un ieliec iekšā tajā pašā lendingā pie viņiem, un tad tev ir jākontrolē, tur tās saucamais health faktors tev jākontrolē, un tu kontrolē, lai viņš būtu tik drošs, lai tev tā kā neizsistu, jo, ja tev aiziet uz viens tas health faktors, tad tu tā kā ir tās lietas, ja tev uz viens, tu vienkārši visu to naudu, ko tu tā kā ieliki kā drošībai, līdzīgi, kad tu bankā paņem kredītu, tu ieliec pēc tam ķīlā kaut ko. Šī gadījumā tavu ķīlā, principā, sanāk tie tavi koini, ko tu esi ielicis tajā protokolā. Un arī, ja tu aiziet pa nulēm, protams, tu vari zaudēt visu to, ko tu esi ielicis. Bet atkal, ja tev aiziet augšā, tu atkal vari pārdot, atdod aizņēmumu, bet tu esi nopelnījis uz to koinu pieauguma šo te vērtību, un tev ir vairāk lielāks. Respektīvi, tev iespēja ir ļoti labi uzcelt savu šo portfolio augšā. Tādā veidā uz tiem koiniem. Bet tur, protams, arī savi riski, kā jau kurā vietā. Protams, visur savu apsēdu, visur savu riski tieši tā. Protams, kad šie te investīciju, dažādi šie te instrumenti, viņi mūsdienās ir tur neizsmeļamā daudzumā. Tur var studēt. Tieši tā. ir visādi. Jā, bet pats galvenais, ko es gribētu skatītājiem pateikt, kad šis viss nav financial advice, nekas nav finansās padoms, mēs dalāmies tikai ar savu pieredzi, un nekas no šī dzirdētā noteikti nav jāņem vērā, un ka tagad jāskan. Ej, pērc Teslas akciju, ieķīlā māju tagad. Un pats uzņemies atbildību. Jo bieži vien, kad cilvēks saskatās internetā, YouTube'ā kaut kāds arī tur viens ierakstā X-ā to, ka tūlītās viss iet, un tad reiz metamies iekšā, un tad beigās, izrādās vienkārši tāds saucamais sell the news, vienkārši viss, bet jā. Tā kā tālāk. Čau, Fedbroks. Tieši tā, pump and dump saucamais. ir tāds termins, jā. Varbūt kādi jautājumi uzdot. Jā. Ja grib pamēģināt padarboties ar Bitcoin, sākt ar 200 eiro, kurā drošā saitā ieteiktu iesākt. Kurā drošā saitā ieteiktu iesākt? Nu, tev jautājums. Jā, tad par Bitcoin, tas jau neattiecīgi, vai Bitcoins, Ethereums, vai kāds cits, ja puš no altcoiniem, tad principā ir divas opcijas, ko es jau minēju. Viens ir birža, tad CEX, jeb Centralized Exchange, vai DEXA, jeb Decentralized Exchange, jeb šie decentralizētie maki. Ar ko viņi atšķirās? Tad, ja tev ir maks, tev makā, kad tu viņu atvērsi, tev būs iedos 12 vārdu slepeno frāzi, un tu kontrolē, kas tur notiek visu pats. Ja tu pazaudēsi šīs 12 vārdu frāzes, tev neviens nepalīdzēs viņas atgūt, tu saviem līdzekļiem netiksi klāt. Bet tas plus ir tāds, ka tas viss tikai pieder tev, un tu visu kontrolē. Tu vari atvērt biržu vaļā, tad vai nu tas ir Binance, Bybit, Bitonix, Pionex un tā tālāk OKX un citas biržas, kur tu taisi pilnu verifikāciju, un tur tev gan, ja tu pazaudēsi paroli vai ko, tu uzrakstīsi supportam, līdzīgi kā ar banku, klausies, man tur pazuda karte, nobloķējiet karti, atsūtiet man jaunu karti. Un tur tas plus, ka tur var... Kur labāk, ja tu gribi ilgtermiņā glabāt, tad mans ieteikums ir darīt tā, un tas ne tikai mans ieteikums, bet to arī viss teiks, ilgtermiņā turēt savā decentralizētajā makā, tiklīdz tu gribi veikt kaut kādu darbību, sūti uz biržu un tirgojies biržā. Tas ir vislabākais variants. Piemēram, tu vari nopirkt biržā, jo biržā ļoti ērti nopirkt ir. Uztaisi, piemēram, SEPAS maksājumu, starptautisko maksājumu uz biržu. Tev, kad tu biržā piereģistrēsies, tev būs visi šie kontakta informācija, kā sūtīt SEPAS maksājumu, aizsūt uz biržu, nopērc Bitcoinu, ja tu gribi ilgtermiņā aizsūt uz decentralizēto maku. Jā, līdzīgi kā es nopērku biržā Bitcoinu, sūtu uz savu maku, turu savā makā. Jo, ja gadījumā, kā jau iepriekš mēs runājam, ka birža bankrotē,
Ja? Tu netiec viņiem klāt. Man tā bija ar Celsius. Celsius arī 22. vai 23. gadā bankrotēja. Man tur nedaudz līdzekļu bija. Es netiku klāt, kamēr tiesas prāva nebeidzās. Un dabūju atpakaļ tikai 40, kaut kāds 5 vai 43% no tā, kas man tur bija iekšā, es tie dabūju atpakaļ. Tāpēc ir tā, ka nopērc, un ja tu gribi turēt, sūti uz maku. Makā tev neviens neko neizdarīs, bet atceries 12 vārdu frāzi, kura tev nedrīksti, galvenais neskrīnojam, nesaglabājam savu datoros. Vislabākais veids uzrakstīt uz lapiņu ir un glabāt pie sev drošā vietā un nedot tās 12 salapanās frāzes, jo tā ir tā atslēga piekļuva tavam makam. Ja? Cerams, ļoti gari, bet cerams, es atbildēju uz tavu jautājumu. Nebija jautājums, kur sākt? Kur sākt? Jebkuru biržu. Jebkuru biržu. Nezinu, kā jebkura birža, tā ir neatbildi. Labi, es pateikšu. Konkrēti piemēri. Kā piemērs, piemēram, Bybits Bitnex, piemēram. Bybits Bitnex ienāc kripto numur 1, tur būs saites, kur tu var neuzķerties uz skemu un vienkārši paņem, piereģistrējies Bybitā vai Bitnexā. Izvēlies, principā visām biržām ir gandrīz vienāds opcijas un interfejs un tā tālāk. Atšķirās varbūt ar krāsām un kaut kādām papildus opcijām. Vai vidi jāreģistrē uzreiz, kā uzsāk ar Bitcoin darbību? Ja tu oficiāli vēlēs tad darboties ar kriptovalūtu, tad nozīmē tajā brīdī, ja tu ņem laukā naudu, tajā brīdī, protams, ka ja tu skaiti uz Latvijas kontu, tad tev jābūt ir, protams, tas ir šis kapitāla daļas pieaugums jāmaksā. Man liekas, no šī gada janvāra tie ir 25,5%, iepriekš bija 20%, tagad mainījās tā likumdošana. Un, ja tu ņem laukā, protams, par to ir jāmaksā nodoklis. Ja? Bet kamēr tu turi un investē un varbūt reinvestē šo te bitcoinu, pārdodot, nopērkot citu, tikmēr jau tev nekas nav. Vienmēr sakāt, ja tu pazaudē naudiņu, tad tu pazaudē pats savu naudiņu. Bet, ja tu nopelni, tad ar valstiņu būs jāpadalās. Tā kā tāda situācija. Jā. Vai arī jātais kaut kur Kiprā vaļā, vai kur tur kompānijas. Jā, mēs par kripto numur 1, mēs nemācam cilvēkam kāpiet kaut kādu likumdošanu, mēs neesam par to, ka mēs apējam likumdošanu. Visiem jāsaprot to, ka tā tas ir un tā ir savas saistības ir jāpilda. Ja? Nē, ja tu, ir taču, kas brauc uz Krētu, var vaļās, ja tur vietējos uz tā vārda arī darbojās. Tas jau nav nekas nelikumīgs, tas ir, tā ir nodokļu optimizācija, teiksim. Tā, bet, protams, ja tu tur darbojas 200 eiro, tad tam jēga nav, bet ja tu sāc tur jau ar 6 cipariem darboties, protams, tad jau jāsāk domāt, kā optimizēt. Jā, jā vislabākais Latvijā arī, piemēram, mums ir Vilnis, kas tiešām tur tajā visā vidē ļoti labi pārzina tos nodokļu sistēmas, jo viņš arī savu uzņēmumu, viņam ir Matchful uzņēmums, kuru viņš šobrīd arī taisa un tur būvē. Un Vilnis, tos, ko viņš saka, tas, ka vislabākais variants ir ņemt taisīt caur SIA Latvijā, tad tas ir visizdevīgākais. Ja? Tā kā tas ir, un arī mums kripto numur 1 ir arī visiem šiem, kas mēs esam 4 cilvēki, mums ir šīs privātās konsultācijas, ja grib, tad jebkuru pie mums var atnākt uz privātu konsultāciju, ja? Kas ir stundā $50 vai 50 eiro. Tā kā tālūk. Ja tad eiro vai dolāri? Vai nu dolāri vai eiro, kā vēlies. Kā vēlies, jā. Tagad jau laikam apmēram vienā cenā. Bišķiņa eiro sanāk varbūt bišķiņu vairāk, bet tādā veidā, jā. Un, piemēram, mēs, kad rīkojam arī apmācības kripto numur 1, tad arī kaut vai arī dabūt rēķinu uz uzņēmumu izrakstīt, jā, tā kā rēķinu, tā kā tas arī tā kā mums ir viss ir pa oficiāļno, jā? Jā, viss ir iespējams un visu var izdarīt. Mums ir arī kaut kādas grupas klases, kaut kādas, teiksim, grupas, ko jūs taisat apmācības kaut kādas. Zikā, mums nevis nav grupas, bet mums ir apmācību veidi. Piemēram, mums bija tagad pagājušā gada novembrī, man liekas, no novembra līdz decembrim mums bija kripto pamati iesācējiem padziļināti. Mums bija 4 nodarbības, kur mēs tad taisījām apmācības un kur tad varēja cilvēki nākt apmācīties. Ja? Un tad mēs taisām Zoom tiešraides, tur cilvēki var uzdot jautājumus, mēs uztaisām privāto grupu priekš viņiem, tikai kur viņi var uzdot jautājumus, visu laiku ir 20, var teikt tā, 24/7 kontakts ar mums visu laiku, tu var jautāt. Tagad janvārī mēs uzsākām, mums bija 4 apmācību kursi vai nodarbības
par DeFi, jeb Decentralized Finance, kā tur rīkoties, ko darīt un tā tālāk. Un atkal, katru reizi, kad mēs veicam šādas apmācības, cilvēki vienkārši tie, kas grib, viņi nopērk šīs apmācības, un mēs sākam, ja? Un tu vari pievienoties arī kaut vai pie otrās apmācības, tev visi video, visi ieraksti tiek ielikti šī Telegram grupā, tieši šai mācību grupai. Mums nav, un tie cilvēki, kas vēlās, tie pievienojās. Ja, un tādā veidā mēs taisam šīs te apmācības. Un mums ir, kā jau es gribu pateikt, tas cilvēks, kas jautāja, ar ko sākt, mums ir bezmaksas YouTube kanālā video kripto iesācējiem, ar ko sākt. Tur ir stundu Zoom ieraksts, pat vairāk pusotru stundu Zoom ieraksts, kur var noskatīties, tur ir tāda pamata informācija, ko tu var iegūt. Kurā vietā YouTube? Kanāls ir kripto numur 1 YouTube kanāls. Mums šobrīd tur mazliet virs 1000 subscriberiem ir, tur ir video iekšā iespējams, var redzēt. Un tur arī mums ir visi laiva video, kā jau minēju, mēs otrdienās ejam laivā, rītdien 8 vakarā mums būs laivas, katru otrdienu mēs ejam cauri tirgus analīzēm, visādām citām lietām, tur arī var redzēt tos video. Ja kāds vēlās, var privāti man uzrakstīt Telegramā MRA Crypto ar 2 O, vai arī vienkārši TikTokā, Instagramā uzrakstīt MRA Crypto, un es varu nosūtīt šos te YouTube linkus, ja kādam interesē arī par mūsu čatu, kur mums čats notiek, kur bez maksas, kur tu vienkārši vari būt ar cilvēkiem, kam arī interesē kriptovalūta. Nu, redz kā. Nu, šitā. Kripto. Jā. Pats es kādreiz mainojis. Nē, es neesmu mainojis, bet, zini kā, ir tā, ka es esmu vairāk piedalīt, viņi laikam būs sauksies tie depini, ka tu vienkārši, kā es jau teicu, tu farmo kaut kādus punktus, kaut ko dari, un tu par to saņem kaut kādu atlīdzību, līdzīgi kā es jau stāstīju sarunas ievadā par grās, bet pats mainojis neesmu, un šobrīd mainošana man liekas neatmaksājās, tāpēc, kad elektrības rēķina tev tāda kosmosā, ka tu man liekas neatpelni ar to elektrības rēķinu šobrīd, jo tas viss paņem baigo tieši enerģiju kā tādu, tāpēc līdz ar to es pats... Labi, bet kā tad Bitcoin? Kā Bitcoina tīklu nodrošināt, lai ja viņš ir tik dārgi? Nu, bet redzi, kā tas Bitcoin tīkls, tas jau nav, ka tev ir tie saucamie, tieši īstenībā par tieši Viesturu Tamuša grāmatā par šo te visu arī aprakstīts īstenībā. Man labi, grāmatas vienkārši arī esmu viņu iesācis lasīt, vienkārši tīri painteresēties, kā tas viss tad sīkumos tur notiek. Ir jau tie daudzie datori ir tās Bitcoin fermas saucamas, kas daudzi to dara, un redzi, ja viņiem tas izdodās, un viņi var ar to nopelnīt, un viņi to dara visu laiku, tas jau viņiem labi, protams, bet es domāju, ka ir ļoti daudz, kas zaudē naudu, tāpēc, kad elektrības, cik es esmu painteresējies, tas elektrības rēķini ir kosmosā vienkārši. Es nezinu, vai tas šobrīd ir, vispār vai ir tā kā, bet redzi, maino, un arī katrus 4 gadus noteikti tas Bitcoin halvings saucamais, ja, ka tev tā balva, ka Satoshi Nakamoto jau pašā sākumā ir paredzējis to ciklu, ka reiz 4 gados notiek tas halvings, un tā balva, ko var iegūt, tie visi mineri uz pusi, visu laiku uz pusi tiek. Un, sadalīts pusi. Jā, uz pusi, un kurā tur 2100 vai 250. Gadā vairāk nebūs vispār, ka tu neko praktiski vairāk nevarēsi dabūt. Ja, tā kā šobrīd visu laiku tiek uz pusi samazināts. Rekur prasa, ko par zeltu tu tas katru biņš noformulē to jautājumu, bla, 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 bla. Kā ar zeltu? Iepirkt stieņus ir labs ieguldījums. Jo redz kā, es bišķi papildināšu to jautājumu. Es tu pats sakīju, ka Bitcoins būs līdz 2150. gadam bija. Kaut kāds līdz 150. Tad viņš viss tiks izmainots. Viss 21 miljonus Bitcoinu. Zelts, nopirksi zeltu, tavā dinastijā paliks tas tā bagātība. Kas notiks ar Bitcoin? Kad viņi izmainos? Mēs nevaram zināt, kas notiks. Tas būtu tāds baigi jautājums, ja? Kas notiks tālāk, nezinu, ar zeltu. Tagad mēs sāksim filozofēt. Bet pafilozofēt vai kādreiz? Protams, es uzskatu to, ka ja ir zeltu, kāpēc gan ne? Ja tev ir opcija ieguldīt zeltā, es uzskatu, ka zelts noteikti īstenībā ar citu par zeltu runājot, viņš pēdējās 2 nedēļās ir 4 reizes uztaisījis jaunu all-time high, jaunu augstāko virsotni, un tieši arī šodien, pirmdien no rīta, zelts uztaisīja jaunu augstāko virsotni. Par vienu, man liekas, bija, kā viņš tur tirgojās, es baigi zeltam nesaku līdzi, bet es vienkārši zinu, es kaut kādiem tiem
marketam eju līdzi un paskatos ziņas un diezgan daudz lasu ziņas par visu kaut ko, kas notiek marketā, ne tikai, piemēram, kriptovalūtā, bet arī akciju indeksos un visā pārējā, bet zelts, jā, ir laba investīcija. Es uzskatu, ka tā ir laba investīcija. Kāpēc neguldīt zeltā? Zelts būs, ir un paliks, un tā vērtība tikai pieaugs, jo mēs redzam, kā zelts ir attīstījies, piemēram, tur 10-20 gados, kā viņam tas pieaugums ir, un tas ir jebkurā. Vai valūta pakritusies? Nevar saprast. Valūta pati, kā valūta, dolārs valūta, valūta, dolārs ir kritusies. Jā, zelts pret valūtu ir pacēlies, bet vai zelts ir kļuvis vērtīgāks, vai viņš ir vērtīgāks dolāros? Jo, zin, kāds ir teiciens par zeltu? Zin, kāds ir uzskats par zeltu? Par, cik, kas ir tā unce vai kas skaitās tā zelta mērvienība. Tā kā Grieķu laikos varēja nopirkt labu uzvalku un kurpus pa vienu unci zelta, tā arī mūsdienās var nopirkt vienu labu uzvalku un kurpus pa vienu to unci zelta. Līdz ar to tas ir tāds vairāk, tas ir tāds hedžs pret inflāciju. Jā. Respektīvi, naudai vērtība krītās. Jā, bet zelta vērtība saglabājās. Tas pats arī par Bitcoin, ko es arī teicu, pa 2009. gadā pa $5 vai eiro nopirkt Bitcoinu un nopirkt veiklā kaut ko, tev būtu pilns vai pusmais. Tagad tu pa €5, es teicu, sviestu var nopirkt tur €3, kas ir magnētiņā. Vai es redzēju to jauno ķipa, kad sviests ir tik dārgs Latvijā, kad liek pat magnētiņas sviestiem klāt. Es redzēju vai neesmu redzējis? Nē, es redzēju, ka Krievijā likas viestus tajās kastītēs, ko agrāk kompaktdiskus lika iekšā. Tā, ka tev pie kases viņi ir jānorāvē nost, jāizņem ārā. Ķipa, ja ne, tu pīkst. Un arī Latvijā Maksimā vai kur bija, TikTokā bija un internetā bija pilns ar šo. Un reķini, un tagad, ja tu būtu nopircis tajā laikā pa $5. Magnētiņus liek tos pīkstos. Jā, tas jau visām precēm pieliek. Tur tā randomiņā. Un tas ir tas, kad arī par to, redzēja, inflācija tev tā padara to naudu mazvērtīgāku, un tev vienkārši noēd, un tie, kas arī, piemēram, tur bankas kontā vienkārši tikai naudu, nav jēgas labāk, tad viņu laist, ko banka dara. Banka jau arī, tad, kad jūs veicat ieguldījumus bankā vai turat, viņi jau to naudu netur, viņi veic kaut kādos fondos investē tāpatās iekšā, un banka jau ar to arī naudu pelna un aizdod citiem, vēl no citiem paņem procentus atpakaļ. Un tāpēc arī tā ir, ja tev ir nauda, kur vienkārši stāv, tad labāk vai nu gaidīt, pateikt, labi, es negribu investēt, bet tev noēdīs inflācija vienkārši. Es nezinu, cik procentu mums tur iet gadā vai gadā, cik mums kāda inflācija, 2%, es nezinu, vajag lietas. Kā kurā gadā, jā. Bet vidējais tas kaut kāds. Un viss, un tad labāk turēt viņu kaut kādos aktīvos. Es nesaku to, ka tur ir kriptovalūtā, bet tur ir tas, kas tev patīk, vai tie akciju fondi, vai tur, piemēram, kaut kāds šīs to pašu zeltu sudrabu pērts, ja tur ir stieņos viņu, tur ir kriptovalūtā, tas ir pašam jāizlem, ko vēlēs darīt. Zini kā, lai zeltu pirktu, tev ir jābūt, vismaz pēc manas tādas izpratnes, tad tev jābūt tiešām lielam ienākumam, un tev ir liels pārpalikums no šī ienākuma. Tad tu vienkārši viņu, lai neizpaļakarētu, teiksim. Ja tu viņu turi valūtā, tad viņš tev izšķīst. Teiksim, tu tagad turēsi bankā, tur uz 0,5% ieguldījumu, ja, tev inflācija viņu apēdīs. Tad zelts ir tāds, viens no mehānismiem, ja tu negribi baigi iespringt un domāt, kura valūta varētu pacelties, kura krist, un tur, nevis valūta, bet, teiksim, aktīvs kaut kāds, jā. Un tad zelts ir tāds viens no tādiem vienkāršākajiem veidiem, kurā ieguldīties. Un to jau te tirgo visi baiļu tirgotāji, ka tūlīt dolārs izšķīdīs, tūlīt viss tur izjuks un pajuks, un viss ir Amerikai pārāk liels kredīts, kas tur. Īstumā arī kriptovalūtā ir ļoti labi tādas lietas, kas arī, piemēram, es arī pats, piemēram, tas bija 20, kurā tas bija, tad, kad Krievija iebruka arī Ukrainā, es paņēmu, nopirku USDT, kas ir stablecoins, kas ir 1 pret ASV dolāru, un ieliku tādā stakingā. Ko nozīmē stakings? Tad tu tā kā dabū to procentu likmi kaut kādu, piemēram, tajā laikā es uzliku man tāks uz 8% gadā. Piemēram, ieliku 2000 USDT un 8%. Un es viņu tā kā, ko es ar to izdaru, es pusgadu tai naudai netieku klāt, bet es dabūju 8% gadā, es uz pusgadu viņus liku iekšā. Un tādā veidā arī var, kriptovalūtā ir šie saucam, arī DeFi, tā ir principā DeFi sadaļa, tur ir stakingi, earningi, ka tu kaut kādā veidā uz kaut kādu periodu
iedod savus līdzekļus tā kā šai te biržai, viņa ar to noteikti tālāk tur rīkojās, bet tu dabū kaut kāds procents. Un tas ir tieši ļoti labs, variants, kad ir bear marketā, ja? Kad tev tirgus tikai krīt uz leju, īsti tu baigi pārdot, varbūt nepārdos, bet tu vari tādos earningos, stakingos likt iekšā un arī pelnīt šos saucamais passive income, un mēs tieši tu pat minēji par Robertu Kiyosaki, un man patīk Roberta Kiyosaki viens ļoti labs teiciens, ko viņš ir teicis. Viņš teica, viņš arī vienā šī podkastā teica, kamēr tu neatradīsi veidus, kā pelnīt naudu, kamēr tu guli, tikmēr tu katru rītu celsies uz darbu. Ja, tas ir tāds, kas man palicis ļoti atmiņā, kad es sāku skatīties, kad es visu laiku sāku gāju kriptovalūtā iekšā. Nu jā. Tā kā un tie ir tie pasīvie ienākumi, passive income. Tā ir. Jāmācās. Tad, kad naudiņa paliek jau krietni daudz, tad jau jāsāk domāt, kā viņu pelnīt guļot, vai ne? Jā, kā naudai pelnīt naudu, īsāk sakot. Jā, nu labi. Tad es tev novēlu. Ātrāk līdz tādam līmenim tik. Sev arī. Jā, tā kā es arī labprāt pagaidām pasīva ieguldījumi nav nekādi. Pagaidām visi investē sevī tikai savā biznesā. Bet sevi arī jāinvestē. Zināšanās, tā jau arī investīcija laba ir. Tā kā tālūk. Labi, es domāju, ka uz šīs nots mēs arī tad varam finalizēt šodien. Jā, tā kā, paldies tev, kad brauc. Jā, paldies tev, kad pieņēmi. Tā kā super, bija prieks. Čau, pagaidām. Labi, čau visiem.